Šodien es došos ciemos pie Sandras, kura dalīsies savā stāstā par to, kā no juristes profesijas viņa ir nokļuvusi astropsiholoģijā, kādi ir bijuši izaicinājumi šajā ceļā un kas ir tā domāšana un veidi, kas viņai palīdz sasniegt aizvien jaunas virsotnes. Čau, Sandra! Čau, Laura! Man prieks, ka es šodien varēju ierasties pie tevis ciemos un šodien arī mūsu skatītājiem nodot tavu stāstu. Un varbūt tādā iesākumā tad tu vari nedaudz iepazīstināt ar sevi. Kas tu esi, ar ko tu ikdienā nodarbojies un varbūt kāpēc tev norezinēja šī ideja piedalīties šajā projektā? Nu, es tev to jau ieskicēju mazliet. Background sarunas. Jā. Esmu Sandra un nāku no Latgales, dzīvoju Rīgā. Es īstenībā diezgan ilgi kopš es pārcēlos studiju ietvaros. Man bija 19, kad es pārvācos uz Rīgu. Un tad es kādus 7 gadus te nodzīvoju, strādāju, mācījos. Un tad mēs pusotru gadu ar draugu padzīvojām atkal Latgalē, paskatīties, kā tas ir un vai mēs gribam un kā mēs to gribam darīt. Un tad pirms neilga laika mēs pārvācāmies atpakaļ. Tagad mēs esam šeit. Un, tiem, kas nezina, es nodarbojos ar astroloģiju. Tā ir mana sirdslieta šobrīd. Un, kaut kad tas aizsākās kā mans hobijs, pēc tam tas pārvērtās par manu nodarbošanos. Un tas notika ļoti organiski. Es teiktu, es neko speciāli priekš tā nedarīju. Es neskatījos uz šo nodarbošanos kā uz biznesu sākumā. Jo es to darīju tikai priekš sevis. Principā ar to aizsākās mans personīgais pašizaugsmes ceļš. Un tad es sapratu, ka, ja es izsveru tagad visu, kas man ir, kam es esmu gājusi cauri, tad astroloģija man ir tas, kas man izvilka aiz ausīm visvairāk ārā no manas tās bedrītes, kuras toreiz atrados. Un tāpēc es izdomāju, ka es varētu dot arī kādam citam. To tālāk vēl strādājot advokātu birojā, tas atkal pie mana backgrounda. Tas ir tas, ko es darīju līdz savai Instagrama dzīvei un astroloģijai. Tie bija juridiskie pakalpojumi. Es mācījos, studēju, pēc tam strādāju gan in-housā, gan advokātu birojos. Vienīgais, kur es nepastrādāju, tās laikam ir tiesas, jo pašvaldības iestādēs arī paspēju pastrādāt. Līdz ar to man ir ļoti pazīstama šī vide. Un man jau kopš studiju gadiem bija pazīstama arī uzņēmējdarbības vide, jo juristi nav nodalīti no cilvēkiem, kas kaut ko dara, respektīvi viņi eksistē tādēļ, lai risinātu kaut kādus jautājumus cilvēkiem, kas ar to pašu, piemēram, uzņēmējdarbību nodarbojas. Un tas principā bija mans fokus visus studiju gadus, jo mani vairāk interesēja tieši privāttiesības, kas ir šīs līguma attiecības starp cilvēkiem, kādas citas attiecības starp cilvēkiem. Paspēju pabūt gan tiesas zālē, kad nedrīkstēju to darīt, bet tās bija lietas, ko es darīju. Paspēju pastrādāt ar klientiem, arī ar ļoti daudz uzņēmējiem komunicēt, iedarboties ar viņiem. Es redzēju, kā viņi dara lietas, kā viņi runā, kā viņi uzvedas. Un toreiz es, protams, neko no tā neņēmu, jo es vienkārši neredzēju tam tik lielu pievienoto vērtību nozīmi, bet tas viss manā dzīvē bija, es to visu piedzīvoju, un šobrīd esmu ļoti pateicīga par to, jo tas arī man iedod tādu plašāku skatījumu uz pasauli, uz cilvēkiem droši vien, un man ir daudz vieglāk konsultēt tajā pašā astroloģijā, jo lielākā daļa manu klientu arī ir cilvēki, kas kaut ko dara paši un uzņemas kaut kādus papildu pienākumus vai nu paralēli darbam, piemēram, kaut kur pie kāda cita, vai arī viņi vienkārši uzsāk savu lietu un jau ilgstoši strādā pie kaut kāda sava biznesa, un man ir daudz vieglāk viņu situāciju saprast, jo man ir šis te backgrounds. Pirms nepilniem 2 gadiem es aizgāju no advokātu biroja. Tā bija pēdējā darba vieta, kurā es strādāju. Tur bija ļoti forši. Man ļoti patika, ka tiešām man bija visi iemesli tur palikt un nekur neiet prom. Man tur bija droši, man bija priekš tā laika, man likās ļoti forša alga, man bija ļoti forši kolēģi, kolosāls priekšnieks, man atļāva visu. Es pārvācos uz Latgali vēl strādājot stabili advokātu birojā un vispār neskatoties uz astroloģiju kā uz potenciālo nodarbošanos. Un es
to visu varēju sarunāt birojā, man tiešām visu ļāva, un es visu varēju darīt. Līdz ar to kādam varētu rasties jautājums, kāpēc, lai no kaut kā tāda ietu projām? Tagad tur ir tik forši un ļoti gādīgi izturējās pret darbiniekiem. Tas, protams, ir mans personīgais viedoklis, bet es tiešām tur tā jutos, un man nebija neviena tāda loģiski izskaidrojama iemesla, kāpēc, lai es ietu no turienes projām, bet es aizgāju un to lēmumu aiziet, es pieņēmu aizbraucot uz Itāliju viena pati uz 10 dienām ar mašīnu, kas daudziem tajā brīdī likās šokējoši manai auditorijai. Tobrīd es jau biju bišķi sākusi savu Instagramu, viņš bija man, janvāris, februāris. Tad 2 mēnešus man jau bija Instagrams, bet es viņu vadīju tā, it kā man tur būtu tiešām miljons sekotāju. Es liku storijus, es centos kā pusotru pāri runāju ar to runājošo galvu, kas man likās briesmīgi. Ja jūs zināt, cik mokoši man bija ierakstīt pirmos runājošos storijus, es 3 stundas ierakstīju 20 sekundītes. Un tur man bija kaut kāds konkurss, un tas rezultāts, laikam, paziņoja vai kaut ko, un tās bija 20 sekundes, kuras es ierakstīju 3 stundas. Tajā laikā es paspēju izbasīties par to, ka suņirēja, par to, ka ir karsti augsti, par to, ka nekas man nesanāk, neko es negribu darīt, un vispār priekš kam šis viss ir vajadzīgs. Es ierakstīju tās 20 sekundītes, un tad man bija kaut kādi, man liekas, varbūt 200-300 sekotāji jau uz to brīdi. Ļoti ātri auga īstenībā auditorija. Esmu pusotru gadu un 7 mēnešus, man liekas, Instagramā. Un, tas bija tāds interesants pārējais posms, ka īstenībā tu atkarībā no tā, cik tev tur daudz sekotāju vai cik tu pelni, īstenībā izjūti tieši tās pašas bailes un tieši to pašu satraukumu, kaut kādu tos pašus, tiem pašiem procesiem ej cauri. Vienīgais, kas atšķiras, ir mērogs. Un tas ir tas, ko es šobrīd jau varu izsacināt par šo laika posmu, ka tas tiešām ir. Toreiz es saskāros ar tādām bailēm, kāda nepārliecinātība. Es tieši ar to pašu saskaros arī šobrīd. Principā tiešām nemainās nekas, izņemot to, ka tu trenē to disciplīnu, turpināt un neapstāties tad, kad tev kaut kas neiet, nesanāk. Tad, kad tu kaut ko nesaproti, tā ir vienīgā atšķirība. Un, toreiz ar saviem 300 sekotājiem man bija tāds, es gribu kaut ko darīt savādāk. Nesaprotu pagaidām, kā. Tā kā čista nesaprotu, ko es gribu darīt. Tur nodarboties ar astroloģiju, man nebija ļoti daudz klientu. Pirmkārt, es nereklamēju sevi kā astrologu, un tā, ka man nekur nebija rakstīts, ka es konsultācijas sniedzu. Tas bija dažādu apsvērumu dēļ. Viens no šiem apsvērumiem iespējams ir valsts ieņēmuma dienas. Jo tā nebija mana pamatnodarbošanās. Es nekur nedeklarēju neko. Es pa drusciņai tur kaut ko taustīju, slipināju kopā, un es vispār sāku naudu prasīt, man liekas, tikai diezgan vēlu. Tas bija jau tad, kad es sāku Instagramā kaut ko darīt, un tas mans lēmums iet prom no darba bija ļoti triķi, jo man nebija tādas stabilas bāzes, bet tas, kas man bija vīzija, ko es gribu un uz ko es eju. Un tā bija vīzija, kas man palīdzēja to lēmumu arī pieņemt. Es aizbraucu uz Itāliju, toreiz es atceros, ka es Dairim teicu, man vajag saprast lietas. Es paņemšu atvaļinājumu darbā, un man vajag kaut kur aizbraukt, kaut kur izveidināt galvu, saprast. Un Dairim, protams, likās, ka es aizbraukšu uz 3 dienām uz Liepāju izveidināt galvu. Viņš kaut kā neiedomājās, ka es varētu paņemt mašīnu un aizbraukt uz Itāliju, bet nedēļas laikā es tur nobukoju pirmo vietu, kur es palikšu. Vēl kaut kādas lietas, tas bija Covida laiks, un man nebija certifikāta. Man vajadzēja uztaisīt to, kas bija, tur testēties vajadzēja aiziet, un tad tev iedeva kaut kādu to Green Pass. Un es ar to braucu, un tas arī bija ļoti triķi, jo viņam termiņš ir 3 dienas. Un katru dienu valstīs mainījās noteikumi. Un es atceros, ka es aizbraucu līdz Čehijai, un es skatos tos noteikumus, kas ir Itālijā, un viņiem tajā dienā mainījās to, ka, ja tev nav vakcinācijas certifikāta, tad tev ir jāsēž 5 dienu pašizolācijā, kad tu atbrauc. Un tur man bija tāds, es sākumā ļoti sastresojos, un bija tāds, Sandra, pagaidi. Tu taču zini, kas ir pašizolācija. Tas nozīmē, ka tu drīkst iet ārā, tikai nedrīkst iet tur, kur ir daudz cilvēku, tu nedrīkst iet kaut kādās pīķa stundās uz veikalu, piemēram. Un tad man bija tāds, ok,
viss čili, viss kārtībā, jo man nav vakcinācijas certifikāta, es tāpat nevaru ietēst uz kaut kādu publisku vietu savu visu kārtību. Tur es tā beigi neiespringu, es vēl aizbraucu bez tiesībām, taustāmā formātā uz Itāliju, man uz robežas apturēja un prasīja, kur ir. Tad mēģināju. Es domāju, ka tu aizbrauc vispār bez tiesības, gribēju teikt, wow, tev rītīgi patīk riskēt. Nē, tik ļoti man nepatīk riskēt. Viņas bija man kaut kur, nezinu, kur vēl joprojām, nezinu, kur viņas bija, bet jā, tur uz mani apturēja uz Lietuvas-Polijas robežas, un viņi prasīja, no kur tu brauc bez tiesībām, uz Itāliju. Viņi sāka smieties, protams, un palaida mani tālāk, tāpēc, ka es viņiem teicu, ka es jums varu atvērt, ka man elektroniski kaut kuras viņas parādīšu, un es pierādīšu, ka man ir tiesības, viņiem nevajadzēja. Lūk, un pēc tā brauciena es braucu ar mērķi saprast, ko es gribu darīt tālāk, palikt birojā vai iet un tur censties savu astroloģiju izbīdīt tagad jau. Un iepriekš pēdējā dienā, kad es jau Itālijas ziemeļos tur paliku, es sapratu, ka es gribu iet prom un riskēt un darīt to, no kā man ir bail. Un īstenībā tas bija pamatojums manam lēmumam, kāpēc es pieņēmu viņu tieši tādu. Tā arī domāju. Ja es palieku birojā, tur viss ir safe, viss ir forši. Un ja viss ir safe, tad kur es izaugšu? Kur ir mana izaugsme, ja man tur viss ir mierīgi, forši, stabili? Un tad es sāku domāt, kas ir tas, ar ko es saskaršos, ja es aiziešu projām un vienkārši uz kaut kādu tur 300 sekotāju bloga sākšu būvēt savu kaut kādu astroloģijas konsultācijas praksi vai kaut ko. Man pat certifikāta vēl tajā brīdī nebija, jo es mācījos un visi, kas pie manis nāca, viņi zināja, ka viņi nāk pie cilvēka, kurš mācās, bet lūdzu, tas, ko es zinu, to es arī zinu. Un, ja es eju šajā te pieredzē, man ir ļoti bail, tur ir ļoti daudz nezināmā, tur ir ļoti daudz riska, es vispār neko nesaprotu, kā tur darīt, un manā galvā tāds, kur ir izaugsme, kur ir atbilde, jo kāpēc es šaubījos, man likās, varbūt es vienkārši baidos no tā, ka tur birojā, man jābūt gudrai un tādai visu laiku, varbūt esmu pārāk stulba palikusi priekš darba jurisprudencē, un tādas domas arī, protams, bija, ka tu mēģini saprast, kāpēc ar tevi kaut kas nav kārtībā, tā vietā, lai pamanītu to, ka tas nav vispār tas, kur jāmeklē. Jo, tas bija tas, ko es sapratu iepriekš pēdējā dienā savā Itālijas ceļojumā, ka tas nav tas, kur jāmeklē, un tas, kur jāmeklē, ir tālāk skaties. Nevis kas tagad tev tur ir vai nav kārtībā, who cares? Skaties tālāk, ko tu gribi, uz ko tu ej, kas ir tavi mērķi, ambīcijas. Mani mērķi un ambīcijas īstenībā kopš bērnības man ir ļoti daudz un lieli. Nezinu, tur laikam, tīri psiholoģiski, astroloģiski droši vien paldies tētim par to, ka man tik daudz ambīciju un mērķu ir, bet es atceros, ka jau bērnībā viņiem stāstīju, ka es gribu uztaisīt lielu vilnu, un man būs daudz darbinieku, par kuriem es tur rūpēšos. Es atceros, kad es to stāstīju, mēs pārlasījām kartupeļus. Un es visiem stāstīju par savu lielo vilnu un daudzajiem darbiniekiem, par kuriem es rūpēšos. Jo šobrīd es zinu, kāpēc pēc manas natālās kartes man bija tāda vēlme tieši, es neskatījos uz citiem segmentiem biznesā, es skatījos darbinieki, par kuriem es rūpēšos, tā kā kaut kāds tur 6-gadnieks. Tas ir tas, ko es redzēju, kā es redzēju. Šobrīd no savas natālās kartes saprotu, kāpēc tā ir, bet toreiz, protams, es pieņemu, ka maniem vecākiem likās ļoti smieklīgi un amizanti tās manas idejas un ko es tur biju izdomājusi. Un tas arī bija droši vien pamatā tam, ka es beigās pieņēmu lēmumu aiziet un sākt savu blogu, nodarboties ar astroloģiju, jo tas vienkārši bija riskanti. Un tas vienkārši bija nepierasti. Turklāt Latvijā tādu tabuizētu tēmu arī cilāt, ka tu neesi daļa no kaut kādas iekš Latvijas izveidotas organizācijas, jo ir biedrība, tur ir, viņiem ir sava sistēma, tāds, sava mugura, basically, ka tu sāc, un tev ir vesela aizmugura. Man nebija nekādas aizmuguras, es ar savu tur Krievijas certifikātu varēju vicināt, kam es gribu, visiem bija vienalga. Godīgi neviens man nav paprasījis līdz šim. Nevienu neinteresē mani certifikāti, bet man bija ļoti bail, un arī tas astroloģijas veids, kādu es ienesu Latvijā, viņš arī bija tāds
ļoti nezināms un dīvains. Neviens vēl līdz šim es skaidroju, kas ir kompensatori, kas ir sālsadegšanas mehānismi. Man tas viss ir jāskaidro uz pirkstiem, lai cilvēki saprot, kas tas ir, jo neviens par to līdz šim te nerunāja. Toties visi zina, kas ir tur prognozes, kas ir tur tev būs tā un šitā, un tu tāds, un tagad to visi zina. Un tas nav jāstāsta, tas ir tāds basic priekšstats parasti par astroloģiju. Un tā, es izdomāju, ka, davai, darīšu kaut ko, ko es pilnīgi nesaprotu, ko darīt. Nesapratu. Es nebiju gājusi nekādās Instagram apmācībās, tā kā nulle. Es pirms tam biju heiteris Instagramam. Vienīgās bildes, ko es liku, bija ar koku, suni. Tur bija maksimāli divi mani selfiji ar draudzenēm, vienai nē. Tā es biju tāda ļoti izolējusies no pasaules. Man bija mans burbulis, mani juristi, mani draugi, mani kolēģi, un es tajā dzīvoju. Bija ļoti droši, ļoti slikti jutos, bet tur bija ļoti droši. Emocionāli es jutos slikti, mana personība tur neauga, jo tas, ko viņa gribēja, bija kaut kas pavisam cits, tāpēc jau es aizgāju tur, kur es aizgāju. Un, es aizgāju tur savu ambīciju dēļ, tāpēc, ka es zināju, ka es gribu veidot kaut ko lielāku, es gribu riskēt, es gribu tādā veidā visu laiku paplašināt savas robežas, savu personību, un tas ir tas, ko es daru vēl līdz šim, un brīžiem tu to paplašini caur tiešām crazy risku un pieņemot kādus trakus lēmumus, kā kādam varētu likties tajā brīdī es pieņēmu, bet šobrīd man tā personības izaugsme notiek, piemēram, iemācīties atpūsties. Iemācīties, rūpēties par savu ķermeni, tur iet uz masāžām, varbūt biežāk nekā reizi mēnesī vai reizi 2 mēnešos. Atcerēties par sevi, rūpēties par sevi. Respektīvi, katrā tajā posmā ir savi izaicinājumi, ar kuriem tu saskaries arī, piemēram, tā pati ēst gatavošana. Es kaut kad sapņoju par to, ka es iešu uz kaut kādām vietām, tur uz restorāniem, uz kafejnīcām, es jau mājās negatavošu ēst. Un tad, kad tu nonāc līdz tādam posmam, ka tev paskaitot arī finansiāli ir izdevīgāk ēst ārpus mājas nekā gatavot mājās un veltīt tam tik daudz sava laika. Un tad, kad tu vari pagatavot kaut ko mājās, tas ir drīzāk ekskluzīvi nekā kaut kas tur, tur jāuztaisa vakariņas, tur ķapļap kaut ko. Un tā arī ir, tad, kad te kaut kas top, tad tas ir kaut kas foršs. Bet es par to es nevarēju saprast šo straglu, kas kādam liekas, ka tur runā kaut ko huņu. Protams, ka ēst kafejnīcā ir foršāk. Jā. Nē, tas ir forši un ir ļoti kruti tādā veidā piedzīvot tādu pieredzi, bet ķermenis prasa savu un viņam gribās tur veselīgu ēdienu. Tas ir tas, ko tu nevari dabūt ārpus mājas. Protams, next level ir savs personīgais pavārs, kas būtu diezgan kruti. Bet tavā villā, kur tev būs tas manā villā, kur tiem varēs rūpēties. Jā, viņš gatavos tur mums visiem, drīzāk tur komandu vajadzēs. Tā kaut kā, un tā 1,5 gada laikā tas ir aizgrozījies līdz diezgan, priekš manis tie ir daudz sekotāji, līdz kursu veidošanai. Šobrīd jau konsultēšana manā praksē ir ļoti maz. Es pārsvarā vienkārši strādāju, komunicēju vairāk ar cilvēkiem, kuri man liekas interesanti, un tad mēs analizējam viņu natālās kartes, bet tādas konsultācijas ir 2-3 mēnesī maksimums. Tāds personīgs individuāls darbs ar cilvēkiem. Pārsvarā tie ir kursi, tie ir projekti, tie ir infoprodukti, caur kuriem es šobrīd dodu vērtību pasaulē. Tā. Paldies, ka tu padalījies, es klausījos, un man tāda radās doma, ka, laikam, mēs tūlīt sarunu varēsim beigt, jo būs viss izstāstījusi. Gan bēdījus. Tieši tā, tāpēc man gribās arī iet tajā visā dziļāk, jo tu pieskāries nedaudz gan tiem izaicinājumiem, gan tam, kā tu nolēmi aiziet prom no šī iepriekšējā darba un nomainīt vispār savu sfēru. Veids, kā tu to nolēmi, arī diezgan amizants, kā mēs jau dzirdējām. Tad varbūt mēs varam tādā chronoloģiskā secībā arī iet pa tavu dzīvi un paskatīties, kas tad ir bijuši tie soļi, kas tevi ir noveduši līdz šejienei. Interesanti. Es pat neesmu to analizējusi nekad. Re. Ar ko mēs sāksim? Ar tavu natālo karti. Ar manu natālo karti? Nē, es jokoju. Tur mēs varam visu uzreiz. Jā, tur mēs varam visu uzreiz. Varbūt tu vari pastāstīt, no kurienes tu nāc un kāda ir bijusi tā vide, kurā tu esi izaugusi. Un vai uzņēmēja darbība tajā laikā priekš tevis bija kaut kas tūs vai tāls? Es jau minēju, ka es nāku no Latgales, bet ja mēs tā precizēsim, tad es nāku tiešām no dziļiem laukiem īstenībā. Tad, kad es biju maziņa,
tad tētis stragloja ar savu uzņēmējdarbību. Principā mēs laikam sāksim ar maniem vecākiem, jo tas, kā viņi nonāca tajos laukos, arī ir interesanti. Un visdrīzāk tas ir ietekmējis ļoti arī manu lēmumu pieņemšanas stratēģiju. Jo tie ir tie ir tēta puses radinieku lauki, un tas ir viņu īpašums. Un tētis uz turieni pārvācās 27 gadu vecumā, tā kā kaut kas tāds. Interesants posms arī astroloģiski varētu izskaidrot, kāpēc viņš pārvācās, bet viņš pats ir no Rīgas, un viņš arī dzīvoja Rīgā, Salaspilī, Salaspilī, tad Jumpravā viņš, man liekas, arī padzīvoja bez šeit, bet globāli viņš ir rīdzinieks, kurš savos 27 gados izdomāja, ka priekš kam to visu, un vienkārši aizmauca, es nezinu, cik viņam tur kaut kas, savas mantas gan jau bija, un viņš aizmauca uz Latgali, uz tiem laukiem, tur nekā nebija, tur bija kaut kāda viena būdiņa, kur, tur bija, kur pagulēt, tur bija jumts, un tā viņš sāka lēnītēm tur kaut ko taisīt, attīstīt, iekārtot, labiekārtot vidi, jo, tur ilgus gadus neviens nedzīvoja, tāpēc, ka tur ir tāds diezgan bēdīgs dzimtes stāsts, kāpēc no turienes visi pārcēlās prom. Un tad viņš sāka pamazām tur būvēties, un pēc neilga laika viņi iepazinās ar manu mammu, viņus sapazīstināja kaimiņi, mana mamma bija skolotāja, Spriežmalas pamatskolā tajā laikā, viņa sporta un vizuālo mākslu tur mācīja, un tā viņi sāka draudzēties, un tētim biju pirmais bērniņš, mammai jau bija meita, kas ir mana pusmāsa Suzana, un tad viņi sāka tur dzīvot, māju celt arī lēnām, tik ātri, cik viņi varēja, ņemot vērā to, ka mans tētis turien aizbrauca, es pieņemu ar diezgan pliku pakaļu, un mamma bija skolotāja, par viņu resursu daudzumu. Droši vien, tikai ir skaidrs, ka tie resursi nebija daudz, viņi bija tādi, kādi viņi bija, toties resursi, ar kuriem rīkoties un kur sevi realizēt, gan bija ļoti daudz. Lūk, un tad, kad es neatceros, cik man bija gadu, bet es biju maziņa vēl ļoti, un mamma ar tēti sāka savu turisma biznesu veidot. Un tas arī notika, protams, tā viņiem, tas īstenībā notika līdzīgi, kā es sāku astroloģiju, jo viņiem bija pirts, tā bija tā telpa, vieta, mājiņa, kas bija saglabājusies vēl no, tiem kaut kādiem tur laikiem, un viņi vienkārši apbūvēja viņu apkārt, piebūvēja kaut kādu istabiņu, lai pēc pirts ir kur pasēdēt, varbūt palikt, pašķičāt, un pilnīgi random, man liekas, atbrauca kaut kādi cilvēki, viņi paprasīja, vai viņi var palikt te pa nakti, un tad viņi palika tajā pirtiņā pa nakti, un tad mamma ar tēti bija tāds, kāpēc lai to nepadarītu par tādu normālu, casual lietu, ka kāds var braukt un palikt pa nakti. Un tad, tas, ko es piedzīvoju savas bērnības laikā, bija gan ļoti skaists biznesa uzplaukums, bija ļoti daudz turistu, ļoti daudz kaut kādu projektu, viss kaut kas. Tētis arī mācījās paralēli, mamma mācījās, viņi ļoti attīstījās. Līdz ar to tas ir tas, kur es esmu bezgalīgi pateicīga viņiem, jo es no bērnības esmu redzējusi to, ka cilvēks nekad neapstājas savā attīstībā. Tev ir 35 gadi, tas ir, tētim bija 40, kad viņš aizgāja studēt. Pilnīgi kaut ko jaunu. Un, tas nav nekas tāds. Nevienā dzīves posmā nav tā, ka tev dzīve apstājas, ka tu esi pārāk vecs, pārāk tāds, pārāk vēl kaut kāds. Līdz ar to manā galvā nekad nebija to robežu, ka tu esi kaut kas šobrīd par maz, vai arī par daudz, lai kaut ko darītu. Tur, piemēram, tāpēc es uzsāku to blogu taisīt visdrīzāk ļoti ātri. Man vēl tur nebija pabeigtas mācības, es jau viņu sāku taisīt. Es vienkārši visiem pastāstīju, es neesmu pabeigusi, bet kur es dalos. Un tas visdrīzāk ir pateicoties viņiem, ka viņi man parādīja to, ka nav tādu robežu, nav tāda, tagad tu nevari, un tagad tu vari, tad tu esi pietiekami tāds. Es nepazinu vienkārši neko tādu. Es iepazinos ar tādiem ierobežojošiem uzskatiem, kad es sāku strādāt ar cilvēkiem, kad es redzēju, ka visiem nav tā kā. Jā. Tagad, kad cilvēki mēdz domāt arī savādāk un redzēt pasauli savādāk, un ļoti daudz dzirdēt, tur esmu pārāk veca priekš tā, no way. Man ir bijusi sieviete 63, viņai laikam bija uz konsultāciju. Man bija bail toreiz, nezināju, ko es viņai stāstīšu, bet viņa bija tik kolosāla. Viņa ir tāds, Sandra, man ir 63, tur jāiet līdz pensijām.
Un katru gadu es izdomāju kaut kādu jaunu nodarbošanos, kaut ko jaunu, ko es darīšu. Un šogad es nevaru izdomāt, ko man iesākt, ko man tādu padarīt jaunu savā dzīvē. Un tad mēs izgājām tur cauri viņas saulsadegšanas mehānismiem, atradām, ko viņai jaunu padarīt. Bet tas, ka kur vēl viens piemērs, nav robeža. Tev ir 63, ko jaunu padarīt. Absolūti. Man nesen bija pieredze arī par to. Es bieži vien braucu arī Erasmus projektos, kas ir. Un es biju nesen vienā Erasmus projektā Itālijā, kur cits dalībnieks man stāstīja, ka viņš bija Erasmus projektā, kur dalībniekam bija 92 gadi. Tā kā tu jebkurā brīdī vari sākt darīt lietas un absolūti tā kā. Nav tādas robežas, tā tad neeksistē. Tur mēs apstājāmies, un tas ir tas, ko man iemācīja mamma ar tēti. Un, tas, ko es redzēju tīri uzņēmējdarbības ziņā, ir to lielo uzplaukumu. Un es arī ļoti labi redzēju, ko nozīmē, ka kad sākas kaut kādi konflikti ģimenē, un tu pārstāji investēt tajā savā darbībā, respektīvi, tu pārstāji ieguldīties un, piemēram, atjaunot tās pašas mājiņas, kaut ko jaunu tur taisīt, veidot, cik ļoti skaisti viss var nogrimt. Un arī to es piedzīvoju. Es redzēju ļoti daudz īstenībā. Ja tā tagad padomā, tad bizness nē, bet uzņēmējdarbība, es redzēju gan kā uzplaukst, ko darīt, lai viņa plaukst, gan arī tās kļūdas, ko pieļaut, kad viņa iet pa burbuli. Un kāpēc tā notiek? Jo tad, kad man bija 16, mamma ar tēti sāka šķirties. Tas process sākās, protams, jau pirms tam visi kaut kādas nesaskaņas un vēl kaut kādas lietas, bet oficiāli tas process sākās, kad man bija 16. Es tur paralēli pa slimnīcām dzīvojos ar savām kāju lietām, bet tāpēc es maz to piedzīvoju. Kādām kāju lietām? Man ir ļoti daudz skaistu operāciju bijis. Jā, bet tas ir atsevišķs stāsts. Es tur arī varētu veselu pasauli izstāstīt, jo tas arī ietekmē ļoti, kāda es esmu. Varbūt pastāstīšu. Un, tad, kad man bija 18, viņi pilnībā šķīrās, sāka dzīvot atsevišķi. Un, kā tas uz mani atspēlējās, ļoti interesanti droši vien, jo es tajā laikā sāku lēnām mācīties, studēt jau, un tajā virzienā skatīties. Un, tas posms bija briesmīgs. Tad es piedzīvoju to, kā tas ir, ka tu vispār nesaproti, kā tev savilkt galus kopā, no kurienes naudu ņem. Jo mammai es neprasīju, vai arī viņa... es viņai neprasīju naudu, un tētis nevarēja, jo tētis bija tas cilvēks, kuru ļoti iedragāja šī šķiršanās, un viņa personība sabruka, un man tas bija milzīgs krahs, jo viņš bija man tāds, tā kā he was my hero. Viņš darīja ļoti foršas lietas, un es tiešām viņu vienmēr redzēju kā ļoti krutu personību. Un tad... Viņam nebija īsti iespēja man palīdzēt, tiklīdz viņam bija, viņš uzreiz sāka man palīdzēt. Un tad, kad es sāku studēt, es paralēli sāku strādāt vēl arī veikalā, un kaut ko es sev pelnīju. Bet tas bija riktīgs struggles. Es atceros, ka es cēlos kodos 2 naktī vienkārši panikā, ka es kaut ko esmu nokavējis, ka es kaut ko neizdarīju. Un es tur normāli sevi izmocīju līdz pēdējiem. Noteikti varēja atrast vieglākus ceļus. Bet tajā laikā tu to nezināji. Tu darīji labāko, ko tu varēji. Lūk, un tad tas tā, pamazām tur sāka virzīties kaut kas uz priekšu, un tad pagāja laikam kaut kādi 3-4 gadi. Situācija nostabilizējās, viss bija daudz maz normāli, bet tas, ka mamma palika viena ar uzņēmējdarbību, protams, bija ļoti redzams, un tur bija arī daudz manas nevajadzīgas iesaistes, kur es ļoti mēģināju izglābt, palīdzēt, un ļoti neveselīgi uzvedos, un tas tikai nesen īstenībā es visu to sagremoju, sapratu, ka tā nav mana darīšana, un man tur nav jālien iekšā, bet tā es tur braucu kārtot visu, tur palīdzēju, ieteicu miljonus savus ieteikumus, mēģināju, respektīvi, būt glābēja lomā mammai. Daudz to mēģina darīt, bezjēdzīgi. Dzīvot ar vecākiem vēl savu dzīvi padarst vispār lieliski. Lūk, un tad... Sākot studēt jurisprudenci, man bija atkal ļoti lieli ambiciozie mērķis. Tas ir tiešām savācu sevi kopā un
tur es visu laiku gāju uz stipendijām, es gāju uz kaut kādu top 5, kuras arī biju, es saņēmu stipendiju, attiecīgi man vairs nevajadzēja paralēli strādāt, jo drusku man varēja tētis palīdzēt, viņš varēja nosakt manus īres izdevumus un kaut ko arī papildus iedot, lai es varu paēst. Un stipendijas man pietika principā, lai es varu sev nodrošināt kādu grāmatu, ja man vajag, lai es sev varu nodrošināt paēst. Un tas bija tas, kā es dzīvoju pirmos 3 gadus stabili studējot, pirms es Erasmusā aizbraucu. Man bija ļoti ierobežotas izklaides iespējas. Un, es mācījos un vairs es neko nedarīju. Es arī netusēju ar draugiem. Tas, laikam, bija tāds posms, kad es pārtraucu komunicēt ar ļoti daudz cilvēkiem, jo vidusskolas laikā, kamēr es tusēju, man bija ļoti daudz draugu. Un tā īstenībā bija viena no lietām, kur es pamanīju, ka man tā pietrūkst, bet man pietrūkst kvalitatīvu draugu, nevis, tad tajā brīdī vidusskolā manas intereses bija patusēt. Un, attiecīgi, mani draugi bija tieši tādi paši. Un, pēc tam šīs intereses pazuda, man parādījās citas, un kamēr es nesapratu, kas ir manas patiesās intereses, man arī nebija to draugu. Man bija ļoti tāds smags posms, man vienmēr ir bijuši tādi, 2, 3 draugi, viena draudzene stabili, kas man ir visiem šiem gadiem bijusi cauri, viņa ir bijusi klāt, un tā neatkarīgi no tā, kas notiek, vienalga esmu tur Horvātijā, Itālijā, tur vienalga, kur viņa vienmēr, ja es piezvanu, tad viņa vienmēr ir mans draugs. Bet pārsvarā, visi pazuda, un tad viņi sāk atjaunoties tikai tad, kad es sapratu, kas es esmu, un gāju tiešām uz to, ko man gribās. Jo studiju gadus, es mācījos ļoti daudz, un ļoti daudz neko citu nedarīju. Pēc tam, protams, es vēl sāku paralēli strādāt studijām, bet jau jurisprudences tēmās, tur in-house advokātu birojos piedalījos izspēlēs. Es biju ļoti uzcītīgs students. Tā arī ir īstenībā viena no īpašībām. Viņu var izkopt, un viņa nav kaut kāda tur ar tādu piedzimst. Esmu ļoti, ļoti uzcītīga, un es protu sevi disciplinēt, tad, kad es gribu kaut ko sasniegt. Un kā Dairis saka, ka viņa, arī, gan jau esat kaut ko tādu darījušas, ir visādi uzdevumi, kādos kursos vai kādos izaicinājumos, kur tev vajag citiem paprasīt, kas ir tavas stiprās puses. Jā. Protams, es arī tādos piedalījos, kas tas man arī vajadzēja. Un tad es paprasīju Dairim, kas ir manas stiprās puses. Un viņš teica, Sandra, ir viena lieta, kur tas nepārspējami vienkārši. Viņš teica, ka, ja tu kaut ko gribi, tad tu to dabūsi. Un tā vienmēr ir bijis, un es to vienkārši nepamanīju, bet ja es atskatos retrospektīvi, tad tā tiešām ir bijis, un tā arī ir vēl viena īpašība, pateicoties, kurai es varu aiziet diezgan tālu visādās lietās, arī jurisprudencē. Es biju in a good place. Un, tā disciplīna mācībās arī man ļoti daudz ko deva. Protams, ka tas pēc tam man deva arī iespēju ātrāk attīstīties un saprast un izstudēt to pašu astroloģiju, jo man bija tās prasmes. Un šeit man ir milzīga pateicība manām jurisprudences studijām, jo pateicoties gan darbam, gan studijām, es iemācījos apstrādāt ļoti lielus informācijas apjomus. Kā jau es jums teicu, pirms tam tur bija arī tie cilvēki, ar kuriem es iepazinos, tā uzņēmējdarbības vide, kuru es redzēju. Es redzu, kā tas strādā, es esmu redzējusi no iekšas to visu. Un man ir daudz vieglāk uz to pasauli skatīties, un man nav ilūziju, ka tie ir kaut kādi īpaši cilvēki. Kaut kur, protams, drusciņ tā ilūzija ir, jo es nepelnu miljonus, bet man nav ilūziju, ka, piemēram, cilvēks, kuram ir kaut kāds savs rotu uzņēmums, vai kuram ir kaut kāds savs nagulaku uzņēmums, vai kurš ražo kaut kādas lietas, vai arī pakalpojumu sniedzējiem, ka viņiem ir kaut kāda, viņi ir kaut tur no augšas cilvēki apdāvināti, talantīgi, viņiem paveicās, vai kaut kas tāds. Tā vispār nav. Un tas darbs advokātu birojā man palīdzēja arī šo te ilūziju, pat ja viņa bija kaut kādā mērā, es nezinu, es garši neatceros, jo es to neanalizēju tajā brīdī, tad viņa viņu pilnīgi sagrāva, un man nebija tāds, ka tie ir kaut kādi dievi, neaizskarami cilvēki. Tas man palīdzēja tajā laikā, kad es ļoti attīstīju savu blogu, un es tiešām centos palielināt sekotāju skaitu. Es rakstīju cilvēkiem, es skatījos, ka viņam ir daudz sekotāju, man viņš patīk. Jo es vienmēr izstalkoju profilus. Un es viņiem rakstīju, piedāvāju konsultāciju pret atsauksmi, man ļoti forši gāja. Īsnībā es tā ļoti daudz uzaudzēju savu sekotāju. Bija kruti.
Un, tas bija pateicoties tam, ka man nebija bail viņiem uzrakstīt. Jā, protams, ka man bija kaut kāds stress, jo man ir jārunā pēc tam ar to cilvēku, un to es nemāku darīt. Bet man nebija tādu domu, ka es nezinu, ka viņš ir augstāks kaut kur, es esmu zemāka, tāpēc mēs nevaram komunicēt, un es nedrīkstu viņam uzrakstīt. Atteiks. Arī tā ir lieta, kuru es saskāros biroju ietvaros, ar atteikumiem. Viņi ir. Viņi ir, un tā ir normāla tāda izaugsmes sastāvdaļa, bez kuras nekādīgi. Tieši tā. Un arī tas pats arī studijas arī ļoti labi izaudzina tevī to, ka tev ir kritumi, kāpumi, un nav tādas stabilitātes. Stabilitāte vispār ir nāve. Cilvēki, kas tiecas uz stabilitāti, viņi principā tiecas uz nāvi, jo neapzināti, protams, bet tā ir, jo tur viss ir miris, tur ir statiski. Dzīve ir in motion, kustībā, dinamikā visu laiku tur ir dzīve, un man patīk dzīvot. Droši vien tāpēc arī ir visādi dīvaini lēmumi, kas sākumā liekas patīk ir tāds viens teiciens, ir viena lieta, kas nemainās, un tās ir pārmaiņas. Jā. Pārmaiņas vienmēr ir uz labu, lai vai kādas viņas būtu. Jā, un tā daudzas lietas, principā, pateicoties savai iepriekšējai pieredzei, es vienkārši šobrīd zinu, ka tā ir. Man nevajadzēja viņas mācīties kaut kur speciāli. Es to redzēju, es to sajūtu, es tam gāju cauri citu cilvēku pieredzēm tajā skaitā, un man nevajag to mācīties. Tās pašas kādas ilūzijas nav par to, ka kāds ir tur augstāk, kāds ir zemāk. Katrs savā stadijā straglo ar kaut ko savu, un cilvēki bieži vien ļoti augstos amatos un ļoti skaisti veidojot savu uzņēmējdarbību, saskaras ar to, ka viņi aizmirst par sevi un viņiem ir skaisti rezultāti finansiāli, bet ļoti grūti emocionāli, iekšēji grūti. Un tad viņi saskaras ar to, ka šobrīd mans struggles ir par sevi parūpēties. Tieši tā. Man liekas, tā arī viena lieta, ko arī es esmu sapratusi, kuru mēs nedaudz pieminējām, pirms sākām ierakstīt šo interviju, tā kā cilvēki to nedzird, tas ir jāatkārto, ka katrā tajā līmenī, kurā tu auc, ir tie savi tiešām tie stragli. Un viņi visu laiku ir. Viņi ir vienkārši tas, ka viņi mainās, un tad tu atkal meklē veidus, kā ar šo tik galā, kā šīm atrast risinājumu. Bet tas ir tas tāds neapstādināmais izaugsmes process, kuru vienkārši, man liekas, ar laiku tu sāc pieņemt, ka tas ir normāli, ka viņi ir. Vienkārši, kā es ar šo varu tikt galā. Jā, un tas tiešām ir visiem. Un te ir, pēdējā laikā man ceļas ļoti daudz tā tēma par to, vai es, piemēram, varu kaut ko stāstīt, ar kaut ko dalīties, ja es vēl neesmu tajā perfekts. Man, protams, ir savs viedoklis par to. Es nezinu, kā ir pareizi, bet es uzskatu, ka mēs nekad nekur neesam perfekti. Šis ir bijis ļoti ilgs struggles priekš manis, un šobrīd es esmu atnākusi pie atziņas, kas man ļoti vienmēr izstumj ārā no tām domām. Ja es zinu vai protu kaut par 1% vairāk nekā kāds cits, es jau varu iedot šo 1%. Un tas ir tas stāsts, ka tev nav jābūt uzreiz uz 100%, bet tu vienmēr jau vari iedot kaut vai to nākamo solīti tam cilvēkam vai pasaulē vai produktam, jebko, ar ko tu nodarbojies. Es domāju tāds, es izdarīšu šo solīti, un tad es iemācīšos kaut ko vēl un varēšu darīt nākamos. Jā. Tā ir analoģija, kuru var pārnest uz visām citām situācijām. Tad, kad es es sāku konsultēt, es zināju relatīvi maz. Tajā brīdī man likās, ka es vienkārši astroloģijas guru. Es zinu visu. Paprasiet man kaut ko. Un tad es saskāros ar tādu situāciju, kad es sāku mācīties vairāk, un es saprotu, ka es attapos tajā brīdī, kad es saprotu, ka es pirms mēneša zināju daudz mazāk. Tātad es tiem cilvēkiem devu tik maz, tagad es zinu tik daudz. Un kāpēc? Kāpēc tā ir? Tas bija tik ļoti mindfuckīgi tajā brīdī. Un tas ir tieši tas pats, es nebiju perfekta. Un es šodien neesmu, un es nebūšu pēc 5 gadiem, jo mēs visu laiku esam tajā attīstībā. Un, tā kā es teicu, stabilitāte ir nāve. Un tad, kad mēs tiecamies uz to, man jābūt perfektam, un tad es varēšu kādam kaut ko dot, ka man šis būs perfekti izstrādāts, tad es kādam varēšu kaut ko dot. Tā nav.
Un tad visdrīzāk tu vienkārši par to vairs nerunāsi. Tā tēma tavā dzīvē nebūs aktuāla un tev nebūs arī impulss ar to dalīties pasaulē. Tas, ar ko mums ir impulss dalīties, ir tas, kam mēs paši vai nu ejam aktīvi cauri, intensīvi strādājam ar tām tēmām, vai arī tās tēmas, kuras tikko viņām ir tāds breakthrough bijis, un tad man gribās iedot pasaulē. Un tā kā tu teici, visur katrā stadijā ir kaut kāds savs jauns slānis, kuru tu ņem nost, un viņš ir ne tikai atsevišķām kaut kādām tur mūsu psihes kategorijām, bet viņš ir arī vienai tai pašai psihes kategorijai. Šodien liekas, ka, wow, tā kā attiecību tēma man ir riktīgi nice sakārtota. Būs jauns slānis. Tā ir arī par šito ierēsiem tāds, kas vēl? Kas tagad nav labi? Bet tagad ir labi vienkārši. Pienāks brīdis, kad būs kaut kādas jaunas lietas, ar kurām mēs saskarsimies, un tā ir, tas ir tas, kādēļ daudzi baidās kaut ko darīt jaunu, ne tāpēc, ka viņiem bail kaut ko darīt, bet tāpēc, ka ir pirmkārt ļoti bail saskarties ar tiem nākamajiem posmiem, kas tur būs. Tur ir ļoti daudz nezināmā. Mūsu psihe, protams, mēģina mūs no tā visa pasargāt un bremzēt, sabotēt, atturēt. Un, ja mēs šodien nestrādājam ar to materiālu, kas mums ir šodien, tad mēs nenonāksim līdz tam stragla materiālam, kas ir paredzēts rītdien, pēc 5 gadiem, pēc 10 gadiem. Un, tas ir tāds foršs pasākums, ceļš, kuru mēs ejam katru dienu par to pašu aicinājumu, kur tu minēji, es neatceros, vai jau ierakstījās, bet tu teici par to, ka cilvēki meklē to savu aicinājumu, un bieži vien tas ir ļoti kļūdaini. Strādājot ar astroloģiju, es šobrīd tiešām varu ļoti labi apgalvot, ka tā ir milzīga kļūda meklēt kaut kādu gala punktu, kur man nonākt, kas ir mans aicinājums. Un tad, kad es strādāšu šajā vietā, tad es jutīšos labi un darīšu to, kas man ir jādara, kas man tur paredzēts ir. Tas neeksistē. Aicinājums arī no tādas tehniskās puses, jo astroloģijā mēs varam nolasīt, viņu var nolasīt pēc ziemeļu dienvidu mezgla aicinājumu, pēc saules mājas var aicinājumu pastīties, tas ir tāds kombo, tu viņu saliec kopā un principā tu redzi, kas ir tā tava misija tā saucamā, bet daudzi to jauc ar kaut kādu profesiju, ar kaut kādu galamērķi, kurā tu nonāc. Aicinājums ir funkcijas, kuras tev ir jārealizē šīs dzīves ietvaros. Un tā funkcija var būt, piemēram, dalīties ar zināšanām. Kur tu gribi, tu ar viņām dalies. Tu vari būt coach, tu vari būt skolotājs pamatskolā. Tagad tās variācijas ir miljonas. Un cilvēkiem liekas, ka viņiem jāatrod kaut kāda ideālā profesija, kur viņi paliks visu savu dzīvi. Un tad viņi piepildīs savu aicinājumu un būs laimīgi. Paši tādējādi sev sprauž tos, tos sprunguļus riteņos. Un, es nezinu, varbūt kādam noderēs, tad tas, ka cilvēks meklē non-stop savu aicinājumu kaut kādu sevišķi pēc 35 tur, tas ir ļoti spēcīgs signāls tam, ka attiecībās ar vecākiem ir daudz iztrūkumu kaut kādu, ka tur ir, ka tur riktīgi pieklibo. Astroloģijā mēs skatāmies sauli mēnesi, bet tīri psiholoģiski var vienkārši pastrādāt ar separāciju, piemēram, no vecākiem, ar vispār mammas tēta tēmu, kas tur ir līdz galam sakārtots, kas nav tur sistēmiskajos sakārtojumos kaut ko tādu. Tas ir iemesls, kāpēc cilvēki meklē savu aicinājumu, ka viņiem 40, tāpēc, ka viņi vienkārši nesaprot, kas viņi ir. Un to, kas es esmu, par ko es esmu vislabākais, vistalantīgākais. Vispār es varu darīt, ko es gribu. Es varu šodien būt ārsts, es varu rīt būt skolotājs, parīt es varu būt coach un aizparīt es varu būt tas. Es varu būt jebkas, kas es gribu būt. Un šīs pārliecības nav cilvēkiem, kuriem iztrūkst šo te posmu, mammas tēta posms, kas ir sakārtots. Tāpēc arī tik ļoti labi aiziet. Tur tie saules iedegšanas mehānismi, tas ir tiešā veidā saistīts ar to mūsu mūžīgā dzinēja enerģiju, kuru mums bērnībā klasiski ieliek tētis. Tētis viņu neieliek adekvāti, tad mēs pēc tam viņu mēģinam sataustīt kaut kā, kā sanāk. Un tad vajag astroloģiju, jo ne visiem cilvēkiem tas ir vajadzīgs, ne visiem cilvēkiem vajag iet uz terapiju, ne visiem cilvēkiem vajag saules iedegšanas mehānismus. Ir cilvēki, kuriem tas dabiski ir no bērnības, viņiem tas ir ielikts iekšā. Un viņi nav nekur tālāk dzīves gaitā to padirsuši.
Jā, un tad tie ir pēc tam cilvēki, kas nāk meklēt aicinājumu. Jo, ja šis posms bērnībā ir bijis ok, vai arī, piemēram, ir ilgtermiņā, jo cilvēks tur pazīstams ar savu sauli un saprot, kas tas ir, terapijā ar vecāku tēmu pastrādājis, viņam tādu jautājumu nav. Viņš iet un dara, viņš sagrib kaut ko jaunu darīt, viņš nemeklē miljonus iemeslus, kāpēc varbūt kaut kas ar viņu nav kārtībā, ka viņš grib tur kaut ko jaunu. Varbūt viņš tajā vēl nevar būt perfekts, tad viņš nevar iet strādāt. Tie ir arī visi cilvēki mūžīgie kursu gājēji, kuriem ir vieni kursi, vēl vieni kursi, bet es vēl neesmu pietiekami gudra, lai kaut ko tur stāstītu citiem, strādātu ar to. Un, tad, kad es izmācīšos vēl 70 kursus, tad es kādam kaut ko došu. Šī ir bezgalīga tēma. Šī ir bezgalīga, bet es arī absolūti piekrītu, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, kādas mums ir tās attiecības ar vecākiem, vai mēs esam izstrādājuši arī tās traumatiskās un tādas cita veida pieredzes, kas mums ir bijušas tajā bērnībā, jo viņas atstāja ļoti, ļoti lielu iespaidu uz to, kā mēs rīkojamies, kā mēs domājam par sevi, kā mēs ticam. Un tiešām tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, bērnība daudz ko ietekmē, bet tāda atbildības nasta no mums ir nost līdz kaut kādam 14, 18 gadu vecumam. Pēc tam, bērnība ir bērnība, tu esi pieaudzis cilvēks, un ja tu redzi, ka tev kaut kas no tā klibo, vai arī tu saproti, ka tu neesi apmierināts ar dzīvi, tad meklē, kāpēc tas ir, un risini tos jautājumus, tās situācijas. Es, protams, tagad ļoti gudri runāju, bet es tā nemācēju darīt, līdz, man liekas, kad man tur sākās sevis meklējumi, 24 gadu vecumā, es sāku vispār skatīties tajā virzienā, ka tas, ka mani neapmierina kaut kas manā dzīvē, tā ir mana atbildība, un man tas ir jārisina. Jo līdz tam es ļoti daudz dzīvoju tādās bērnu pozīcijā. Es gaidīju, kad kāds tur manā vietā ko pārrisinās, izdarīs, respektīvi, ka kādam citam kaut kas ir jāizdara, lai es justos labi. Tas nav iespējams. Neviens nevar izdarīt, lai es justos labi. Kad es pati jūtos labi, tad visa pasaule grib iepriecināt, grib dāvanas dāvināt. Tur partnerībā tieši tas pats notiek. Kad tu pats esi laimīgs, tad otram cilvēkam tev gribas dot kaut ko, tāpēc, ka tu cel savu standartu, audzē savu latiņu, un viņš vai iet prom tas cilvēks, vai viņš tev velkas līdzi. Viņš pievelkās. Un vēl vairāk gribas, cilvēkiem, kuri jūtas forši, labi, laimīgi, viņiem vēl vairāk gribas dot. Un tam savukārt cilvēkiem, kuri dzīvo visu laiku tajās gaidās, ka visi viņiem kaut ko parādā, iedodiet man kaut ko, to enerģētiski nolasa cilvēki. Un es varu ticēt ezotērikai, vai var neticēt, var tur enerģijai ticēt, neticēt, kas gan ir diezgan amizanti, neticēt vispār enerģijai. Bet, tas absolūti vienalga, mēs visi jūtam. Tas ir nevar samelot. Jā, tas ir tāpat, kā man patika arī kaut kad es dzirdēju tādu piemēru par to, tu taču jūti, ka tu ieej telpā un tie cilvēki ir neapmierināti. Tur nevajag nekādu raķešu zinātni, to jūti. Un tieši tāpat ir arī ar visu citu, tu to vienkārši jūti. Jā. Un to nevar nofeikot un to nevar kaut kā... Jā, tas vienkārši nolasās. Jā. Tu tiešām vari ieiet telpā un nolasīt stāvokli telpā. Tev nav jābūt čenelerim, tev nav jābūt tur guru vai vēl kaut kam. Jebkurš cilvēks, mazi bērni vispār ir eksperti modā šajā visā. Viņi ienāk, viņiem kur nepatīk, viņi sāks raudāt. Jā, viņi ļoti ātri nospoguļos to situāciju. Viņiem nepatīk šeit. Tā kā fuck off. Un viņiem nav tās, viņi nav iemācījušies vēl pielāgoties un melot un tādas lietas. Viņiem, kā ir, tā ir. Jā, nepatīk un viss. Tāpēc viņi ļoti labi indikātori var tur iet ciemos, ņemt līdzi, kad mazu bērnu. Ja viņš sāk tur tā kā intensīvi raudāt. Tā, mēs visur jūtam, visu, tā kā telpas enerģija. Telpā ir arī sava enerģija cilvēkam, katram ir sava enerģija, un mēs to visu nolasam on a daily basis. Un arī, piemēram, kāpēc ir ļoti svarīgi, man tas ir nereāli būtiski, lai man mājās patīk, kā izskatās, un lai man tikai skatos tāds, so pretty. Jā. Tāpēc, ka mēs uzpildamies, tas arī ir enerģijas avots. Savukārt, ja es skatos un man mājās besī tas, 5., 3., 4., tad tas ļoti daudz izsūc resursu enerģijas.
Un, es tieši, tā ir tā tēma, kuros tagad intensīvi priekš sevis apgūstu, cik ļoti svarīga ir telpa, kurā tu atrodies, un caur dažādiem kanāliem mēs arī saņemam kaut kādas enerģijas rezerves, resursus, un viens no šiem kanāliem ir vizuālais kanāls. Kad es uz kaut ko skatos, es kaifoju no tā un es gūstu enerģiju, ka viņa ļoti daudz plūst, un tā ir radošā enerģija, kas ienāk iekšā. Un, kā būvējas visi biznesi un vispār visi projekti un tā tālāk, tieši uz šīs enerģijas pamata viņi arī būvējas. Un, ja tev viss besī, kas tev ir apkārt, un vienkārši viņas ir deficīts un var izmantot tur astroloģiju, psiholoģiju un visas iespējamās metodas, ja mājās ir vienkārši kaut kāds pizdzets, tad galvā būs tieši tas pats un nāks ārā no cilvēka tieši tas pats. Tur ir tā teorija par mikro un makro līmeni, kad tu sāc ar savu telpu, ar sevi iekšā, un pēc tam tas tieši tie paši rezultāti, viņi nāks arī makro līmenī. Attiecīgi, ja mājās ir bardaks, darbā būs bardaks, biznesā būs bardaks, visur būs bardaks. Un, tā ir tā lieta, kas man liekas ļoti būtiska. Man arī, es nezinu, vai jūs dzirdējāt, viņam bija tas nav bullshit izaicinājums, un viņš bija ļoti lielā mērā par tieši savas vides tīrīšanu. Un, tur bija tāds ļoti basic līmenis, es arī izskaidroju to loģiku tam apakšā. Elementāri ir tas, ka ja mēs turam kaut kādas lietas, kas mums vairs nepatīk, nekalpo, es skatos, un beisi ārā, un tu priekš kam tu to turi priekš sevis? Tāpat ar visām drēbēm un džinsiem, kuros kādreiz es ielīdīšu vai vēl kaut ko. Un tas vienkārši aizņem vietu un nedod vietu kaut kam jaunam. Tas ir tāda elementāra teorija, man liekas, visi jau to tagad zina. Tur nav nekāda arī reķeša zinātne. Tas pats jau bišķi tādā dziļākā līmenī, tie ir tie kanāli, caur kuriem mēs uzņemam vēl papildu enerģiju un caur kuriem mēs gūstam tādus impulsu rīkoties. Ir ļoti kruts piemērs ar viesnīcām, kāpēc cilvēki, piemēram, aizbrauc uz ārzemēm, viņi tur atpūšas un tikai viss ir skaisti apkārt, to pašu kādu elementāru viesnīcu, bet tur vienkārši nav lietu, kas besī. Un tur ir, objektīvi smuki parasti, un cilvēki aizbrauc, un viņi tik priecīgi. Visas idejas kaut kādas jaunas nāk, un tur gribas to un gribas šito. Atbrauc mājās uz savu vidi, viss pazūd. Viss apstājas. Tāpēc, ka nav, tas kanāliņš ir pārtraucis, pazūd. Un kāpēc mums ir jābrauc un jābūt radošiem, priecīgiem, piepildītiem tikai tad, kad mēs esam kaut kādā ceļojumā? Kāpēc nepadarīt visu savu dzīvi par ceļojumu? Es tiešām šo var piekņupēt. Es iestājos par to, lai man patīk domāt ilgtermiņā. Ne visur, protams, man tas izdodas. Bet, ir lietas, mēs visi esam procesā un augam. Ir lietas, kur man tas sanāk, un ir lietas, kuras tiešām par to ļoti iestājos. Un viena no tām ir šī telpa, vide, kurā mēs atrodamies, lai viņa mums nevis traucē, bet lai viņa mums palīdz. Un tas ir tas, uz ko es arī riktīgi eju savos astroloģijas produktos, lai tas, kas tev ir apkārt, tas, ko tu dari ikdienā, tas, kā tu uzvedies, tas, kā tu domā, tas, kas tev acu priekšā stāv, lai tas tevi piepilda, nevis atņem tev enerģiju. Es ļoti daudz runāju par enerģiju atņemošajām darbībām, par to, kas mūs piepilda, un visos līmeņos tajā izaicinājumā es tur runāju par telpas līmeni, un respektīvi šis arī mikro līmenis. Šobrīd tas ir tas, par ko es varu runāt. Un tad savos produktos jau runāju daudz personalizētāk, kas attiecas konkrēti uz cilvēku un kas viņam ir tas, kas viņu piepilda, kas ir tas, kas viņu izsūc riktīgi. Un tas ir tāds, mans mērķis iedot pasaulē to, ko es jau pati redzu, kas man ir nostrādājis, ko es esmu iepazinusi, ka tas strādā kā pulkstentiņš. Mājās ir kādas lietas, kas besī rezultāti citur dzīvē, krītas attiecības bojājas. Tas ir tik ļoti acīm redzami. Es nezinu, to nevar nepamanīt. Man liekas, tas ir arī tas stāsts par to, ka kā tu dari vienu lietu, tā tu dari visas pārējās, arī gan par to organizētību, gan bardaku, gan arī tas, Jā, mikro, makro līmenis. Tā ir. Tu kaut kur liekas, ka, kas tur tāds, ka es atstāšu tos traukus izlietnē, pāris dienas pastāvēs, vai arī tur kafijas krūzīte, tur, paliec, tāpat tur kafiju dzeršu atkal priekš kam viņi mazgā. Tas viss pēc tam atspoguļojas mūsu, nezinu, cilvēkiem svarīgi finansiālajos rezultātos. Piemēram, bardaks mājās ļoti labi atspoguļojas finansiālajos rezultātos. To ļoti labi var redzēt, kā cilvēkam mainās viņa pasaules redzējums, viņa
ietilpība, cik daudz viņš var uzņemt to resursu, tad, kad viņam mājās ir bardaks un tad, kad viņam mājās ir kaifs skatīties uz tām lietām. Un, nu jā, tas ir tas, uz ko es eju caur saviem produktiem. Es arī ļoti daudz pušoju uz to, ka visam ir jābūt efektīvam un ir jābūt izdevīgam tam, ko tu dari. Tā ir mana mīļākā. Tas ir mans mīļākais uzstādījums, ka es gribu, lai tas, ko es daru, man ir izdevīgi. Un tāpēc man ir tik svarīgi sevi saprast gan caur astroloģiju, gan arī vispār analizēt savu prātu caur coachingu, psiholoģiju, visām šīm te metodēm. Es arī atbalstu to, ka cilvēki izmanto visu iespējamo, un tad, kad viņiem vajag, viņi var izmantot konkrēto instrumentu. Tu nevis ieciklēties uz kaut ko. Sandra, tu sarunas sākumā minēji, ka tev bija kaut kāds tāds bedrītes posms, un tieši astroloģija bija tā, kas tevi, kā teica, izvilka aiz ausīm ārā. Tad tavā visā stāstā es vēl nedzirdēju to, kā tu pati satikies ar astroloģiju un kā viņa tevi izvilka ārā, kas bija varbūt tas, ko tu uzzināji par sevi. Jā, šis ir tāds klasisks jautājums. Un īstenībā, kad sāku blogu, es ļoti ilgi nestāstīju par to. Jo man likās svarīgāk tur pastāstīt visiem šitiem par viņiem. Jā. Un, man nelikās, ka tas ir, ka tas varētu kādu interesēt, bet zinot sevi, es pati vienmēr izstalkoju vispirms, kāds ir bijis tā cilvēka ceļš, un tad man ieinteresē tā personība. Bet, tie bija tie 24 aptuveni, kad tas viss sākās. Mēs sākām tajā laikā tikties ar Dairu. Mēs ar viņu iepazināmies. Es neatceros, man bija 23 vai 24. Kaut kas tāds tur bija. Un sākumā viss bija cool. Es vēl joprojām tur strādāju tajā birojā, kurā, man liekas, es izdegu, bet tur var būt arī citi iemesli, kāpēc es beigās no turienes aizgāju. Un tad mēs sākām tikties, un man sākās briesmīgas veselības problēmas. Tā, ka tiešām, man liekas, es zināju visu ārstu nosaukumus, un lielāko daļu sava brīvā laika es pavadīju kaut kur slimnīcās. Tas bija ļoti aizraujoši. Tās tiešām bija tādas random kaitas. Es jutos kā tā kā vispār ķēdīgs, lai kaut tāds nelaimīga, neapmierināta ar dzīvi. Visi ir vainīgi, visi ir slikti, un man vēl ar veselību kaut kas nav kārtībā. Es jutos tiešām tik ļoti apdalīta, ka pasaule mani nemīl, un vispār es esmu tik laba. Bet pasaule pret mani tāpēc arī tā ir vēl viena lieta, par kuru man nav ilūziju. Tad, kad, kā tā viņš tik labs, kā viņam tā varēja notikt? Mēs nekad nezinām, ko tas cilvēks domā, ko viņš runā, kas patiesībā notiek viņa galviņā. Es arī visiem no malas likos ļoti laba, pati sevi likos vienkārši, esmu burvīgs cilvēks. Tas tā, ka es visu laiku biju neapmierināta, visi bija slikti un visiem tur visi kaut ko man ir parādā. Jā, tad tās veselības problēmas bija tāds milzīgs blāķis ar situāciju, kas mani sāka kratīt vienkārši. Un tur bija crazy, tur bija līdz tādām epizodēm, kad mani gan ar ātrajiem veda, gan bija tā, ka es birojā gulēju uz grīdas, jo es vienkārši nevarēju pafunkcionēt. Kad mēs ar Dairu vēl sākām tikties, viņš man ļoti ātri iedeva, mēs kāpēc savu dzīvokļu atslēgas laikam uzticējās. Bet, un viņš dzīvoja Sarkandaugavā un es dzīvoju Vecrīgā. Un es braukāju uz tiesām ar mašīnu uz Jelgavu, un man vienmēr bija stragls noparkoties kaut kur pa dienu Rīgas centrā. Un tad bija tā, ka es pēc tiesas aizbraucu uz biroju, kaut kādas lietas atstāju, kaut kādus steidzamās darbus izdarīju, un es braucu uz Daira dzīvokli gulēt pa dienu, jo es vienkārši nevarēju pafunkcionēt. Es vispār nestrādāju. Es to posmu, jo godīgi šobrīd atceros, ļoti, ļoti miglaini, tāpēc, ka es vispār nesaprotu, kur es tur biju. Ka bija tādā trauksmes ir kaut kādā tādā režīmā, ka es tur sev visu kaut ko piedēvēju, veģetatīvās distonijas, un ko tik vēl. Man tur bija visas pasaules problēmas. Un, protams, ka tas vienā brīdī sāka bojāt manas attiecības. Ne veselības problēmas, bet mana attieksme pret dzīvi, pret visu ļoti sāka čakarēt manas attiecības. Un tad tāds pirmais solis, kurus uzdrošinājos, bija aiziet no darba, bet tas bija pateicoties Dairim. Tad kaut kādus 3-4 mēnešus padzīvoju bezdarbniekos. Tas varēja beigties ātrāk, bet man tā arī bija tā lieta, kur es visu laiku stresoju, trauksmē dzīvoju, jo
Man vajadzēja, tiklīdz aizgāju prom no tā darba, man tāds, es nevaru atļauties to, ka kāds manā vietā kaut ko darīs, man visu pašai vajag. Un es uzreiz sāku meklēt darbu citur, kurus var iet strādāt, naudu pelnīt, un es salauzu roku labo. Tagad burtiski kaut kādas 3 dienas pēc tam, kad es sāku meklēt jaunu darbu. Un tad es arī man bija magistratūras izlaidums vēl tajā laikā universitātē. Es arī uz turieni ar salauzt roku vēl aizgāju. Un, protams, ka es nekur nevarēju pastrādāt. Un pēc tam man atnāca uzaicinājums strādāt citā advokātu birojā. Un tur jau es gāju ar tādu domu, ka es eksperimentēšu. Bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Jā, tā kā visās šajās veselības problēmās viss ir slikti, viss ir briesmīgi. Īstenībā Dairis, kurš sākumā bija antiezotērika, antiastroloģija. Viņš bija tas, kurš man atrada, ir tāds, es aizmirsu, kā viņu sauc, bet viņam ir programma 11 Humans. Un tur tieši bija par to, ka, ja tu nezini, ko tu gribi, ja tu nesaproti, tad tu vari tur atrast. Un Dairis tāds, Sandra, varbūt tev šito vajag. Viņš tiešām no sirds centās man palīdzēt ar visu to, ka es viņam tā smadzenes nesu ārā, ka es nezinu, ka es tur varētu konkursos uzvarēt smadzeņu iznešanas. Un, es pati jutos briesmīgi, un, protams, ka es tāds puveklis normāls tur visiem smadzenes iznesu. Un kam tad es to darīšu, ja ne tuvākajam cilvēkam tajā brīdī? Ar draugiem man jau bija saikne nogriezt, un es pat nekomunicēju. Tas man bija ļoti grūts posms. Un tad viņš man parādīja tos 11 Humans, man tāds, ok, davai. Un es tur sāku vispār skatīties, ka diezgan interesanti. Not bad, ja? Un tad viss ar laiku vienalga eskalējās. Tagad arī tā ir ilūzija, ka tu kaut ko sāksi vienu darīt, tev viss atrisināsies un nebūs vairs nekādu problēmu. Es nezinu, kādā tur paralēlā realitātē. Liekas, tie cilvēki, kuri izgājuši šim te jau ilūzijai un sapratuši, ka tā nebūtu nav, man liekas, tagad ļoti smējās. Jā. Man toreiz likās, ka visam jābūt perfekti. Es taču 3 uzdevumus izpildīju. Protams, ka bija ļoti sūdīgi un man bija, man palika tikai sliktāk. Un es, protams, tajā brīdī neredzēju, ka tas ir uz labu. Un man likās, ka viss ir vēl briesmīgāk, vēl sūdīgāk, un cieši caur to viss ir ļoti sūdīgi. Es tur biju, es biju gan uz pašnāvības robežas, gan nervu sabrukums stabili. Es pieņemu, ka, ja es aizietu pie psihiatra, man arī depresijas diagnozi uzstādītu. Man būtu visas diagnozes tur iespējamās, bet es to nedarīju. Es nezinu, kaut kas man iekšā teica, ka tas nevar būt viss. Ir kaut kas vēl, tu kaut ko neredzi. Un es neredzēju dafigā. Un tad man māsa, viņa ļoti atvērta uz visām iespējamajām tur tehnikām, metodēm, un viņa man ik pa laikam vienkārši atsūtīja kādus Instagram profilus, lai es paskatos, tagad varbūt man noredzinē. Ļoti maigi viņa to darīja. Un viņa man atsūtīja vienu psihoterapeiti, tāda Lija, viņa pati... Viņa piedzima Krievijā, laikam pārcēlās uz ASV, un tad, kad es viņu atradu, viņa dzīvoja jau tur vairākus gadus ASV tajā brīdī. Un viņa bija ļoti interesanta psihoterapeita, jo viņai bija ļoti skaistas izglītības, un man tajā brīdī tas arī bija svarīgi. Un tas bija tāds, tagad tikšo, ok, tagad viss, ko viņa saka, es varu uzticēties, tāpēc, ka man nebija vēl pašai tajā brīdī tik ļoti labi izkopta tā iekšējā kritikas lodziņš, caur kuru es laižu, kas man patīk, kas man nepatīk, man vajadzēja kaut kādu apstiprinājumu. Un es viņu dabūju, un man tāds visas klausos visā, ko viņa saka, jo viss, ko viņa tur darīja, man ļoti rezonēja. Un, tas ir mans ceļš, bet varbūt kādam arī tas var tā izvērsties. Man viņš nebija tāds, ka man visu laiku paliek labāk un labāk. Man tā nebija. Man nebija tāds, tā kā mierīgs, tāds pakāpenisks, paliek vieglāk, tur drusciņi tas pakārtojas, un tā pa drusciņai tev tur saliekas. Tā nav mana pieredze. Jo... Ja tev būtu jāuzzīmē līkne, kā viņa izstītos. Es nevaru uzzīmēt, lai tās amplitūdas. Man nepietiks ar rokas. Man bija augsti kritumi un augsti kāpumi, jā. Tur jau tā lieta, ka man sākumā nebija īsti kāpumu, un tāpēc man bija ļoti grūti sev noticēt, ka
ka es varu pati visu, un tur tad iejaucās astroloģija pēc tam. Bet tad, kad es atradu to Ļiju, viņa nebija ar astroloģiju saistīta, viņai gan bija sava astroloģija, bet viņa tur viņa vienreiz tur par viņu pastāstīja un viss. Un viņa savos tajos live video ļoti tā, godīgi stāstīja par lietām, kas notiek mūsu psihē. Šobrīd man tas liekas pašsaprotami. Toreiz man tas vispār nelikās pašsaprotami, ko viņa tur runāja. Un viņa teica nepatīkamas lietas. Viņas objektīvi vienkārši ir normālas lietas, bet man likās, ar manu tā brīža uztveri, man likās ļoti nepatīkami. Piemēram. Un tas piemērs, kas mani izmet ārā no mana tā tur, es kaut kā tur tikšu galā, gan jau bija frāze, kuru viņa pateica par apvainošanos. Es biju apvainošanās eksperts, jo tas bija veids, kā es arī nesu ārā smadzenes dēļ. Un viņa pateica par apvainošanos tādu nepatīkamu lietu, ka tad, kad mēs apvainojamies, tad mēs esam tāds, ko tas sapuvusis zivs kaut kur aiz virtuves letes aizkritusi, kuru tev pašam pretīgi un visiem apkārt pretīgi, bet tu smirdi. Un man bija tik nepatīkami, man bija tāds paļāviens. Es esmu tā sapuvusis zivs. Man bija to tik nepatīkami apzināties, tagad es to stāstu smejoties, bet toreiz tiešām es ļoti daudz raudāju, es ļoti pārdzīvoju, un man bija tāds, viss, es esmu, un, protams, ka tad, kad es to sadzirdēju, es neizkritu ārā no upura lomas, es tieši iekritu viņā vēl dziļāk iekšā, bet ja es nebūtu to sadzirdējusi, es pēc tam no viņas neizrāptos, un tagad tāpēc es saku, man ir tāds ļoti īpatnējs ceļš, man nav tādas izaugsmītes, tur man bija, ka viss ir slikti, un es augu tieši caur tādiem momentiem, kad es sadzirdu kaut ko, man pašai pretīgi no sevis paliek. Un tad es iekrītu vēl dziļāk, un tad no turienes jau es izšaujos ārā. Un tā bija, pateicoties tai frāzē, tajā brīdī, kad viņa to pateica, un bija, tad es sāku domāt tajā virzienā, ka, tu, ja jau viņa par to runā, tu kaut ko tad ar to vari darīt. Tas nav tāds, tā nav visiem. Visi nesteigā un neapvainojas uz visu pasauli un saviem tur partneriem un ģimeni un vēl kaut ko. Kādam tā nav, tā tad tas ir iespējams. Un tur ienāca astroloģija in the game, jo viņa bija vienīgā sieviete, pie kuras es sadūšojos aiziet arī uz psihoterapiju. Tā bija viena reize, vienīgā manā dzīvē, kurā esmu bijusi uz terapiju tāda veida. Un man ar to pietika. Bet es sadūšojos pateicoties viņas personībai, un tas bija krieviski. Un es ļoti labi saprotu valodu, es arī runāju diezgan bet, lai izteiktu savas tur emocijas, dziļās jūtas, man bija grūti. Bet es saņēmos un es aizgāju pie viņas, jo viņa man rezonēja kā personība. Un arī samaksāt toreiz 90 eiro par terapiju, kamēr Latvijā es varēju dabūt pat 40 eiro kaut ko, ķipa tādu pašu, arī man bija ļoti izaicinoši. Bet es aizgāju pie viņas, un pēc tam mēs ar māsu, to vecāko, kas man to meiteni atsūtīja, mēs braucām uz Latgali, uz Lakiem, un viņa man pa ceļam sāka stāstīt, ka viņa tur iet uz terapiju, un viņas terapeita mācās astropsiholoģiju. Un viņa piedāvāja viņai vienkārši pastīties, davai, šīs terapijas ietvaros, tur mācos, es varu pastīties tavu karti. Un viņa man sāka stāstīt, ka, viņa man tur teica, kur man tur centrālā planēta tāda, tur, ja es realizēju savu potenciālu, kur viņš ir tāds, mans potenciāls var viņu realizēt, ja es nerealizēju, kur tā izpaužas, un tad ko man darīt, lai es nokļūstu tur, kur es gribu, un sevi kā personību izpakoju. Un, ja jūs zinātu, kā man uzsprāga smadzenes tajā brīdī, man bija tāds, fuck, tātad, tu visu vari pats. Tu veido savu realitāti pats, un varbūt katrs to atklāja kaut kā pa savam. Es to atklāju tieši tajā brīdī mašīnā, kad man stāstīja vienkārši par savu astroloģijas pieredzi. Un man tur visi gali sprāga no tā, cik ļoti es gribu tur, es gribu zināt, es gribu redzēt, es gribu iemācīties. Un mēs braucām vēl, es nekad pa ceļam, es cenšos telefonu nespaidīt neko, es nevaru lasīt, un grāmatu man slikti paliek. Man bija viena alga. Es izvilku kompi, man tāds, Suzana, kā atrast to grāmatu? Kur man atrast par to astropsiholoģiju? Es arī gribu sev paskatīties. Un es atradu pirātisku grāmatu toreiz. Sāku lasīt, es viņu lasīju līdz kādiem 3-4 naktīm. Protams, ka es to visu priekš sevis interesējos. Mani vispār neinteresē tajā brīdī citi cilvēki, un es godvārds nedomāju par to, ka kādam es varētu palīdzēt. Es pat neiedomājos
Dairim paskatīties. Man liekas, tā ir klasiska lieta. Es kursos redzu, ka daudzas dāmas viņas skatās uz sevi un saviem partneriem paralēli. Es biju tik ļoti ieciklējusies uz to, ka man to vajag, ka es pat aizmirstu par to, ka es varbūt arī gribētu Dairim paskatīties. Un tas man atvēra tādu pilnīgi jaunu pasauli uz to, ka viss, kas manā dzīvē ir manis veidots. Gan sūdi, gan tas labais, kas manā dzīvē ir. Un, ja es gribu vēl foršāk, es to visu pati varu izdarīt. Un kur man ir tādas iespējas, šitādas iespējas, prosta darīt vajag. Un šeit, paldies maniem vecākiem un visiem maniem universitātes gadiem, darīt priekš manis nebija problēma. Un, daudzi sēž tajā mūžīgajā informācijas apjomā un tikai sūdz. Es nevarēju to panest. Es saprotu, ka, ja kaut kas man ir tik daudz, tad es eju daru integrēju savā dzīvē. Un tad, kad man tas nes rezultātus, tad man tā informācija, viņa tik absorbējas un viņa vairs nenāk manā dzīvē. Un, viņa tiek izlietota, tā kā es nezinu, mēs nopērkam kādu produktu un viņu tā lietojam pamazām, viņš tā pazūd, bet viņš aiziet labumiņā. Un tāpat man arī informācija ir. Un darīt man nebija problēma, līdz ar to priekš manis tāda veida astroloģija bija vienkārši mind-blowing. Un tad, kad es sāku redzēt savā dzīvē, tik līdz mēs kaut ko uzzinām, ka once you see it, you cannot unsee it. Un tāpat man bija ar astroloģiju, ka once you know it, you cannot unknow it. Un pat, ja tu netici sākumā, pat, ja tu negribi dzirdēt, jo ir ļoti daudz psihes ierobežojumu, viņa sargā sevi, tas ir normāls process, un daudz, ko mēs negribam redzēt, negribam dzirdēt, un arī foršās lietas īstenībā, jo ko tas nozīmē, ka būs papildu atbildība jāuzņemas. Un papildu stress, papildu riski vēl kaut kas. Kad cilvēkam pasaka, tu vari ļoti krūti realizēties caur blogu, Instagramā, tur taisi tur kaut kādus tādus produktus, dari to un to. Ja viņš to nav darījis līdz šim, viņam vienalga, ka tas ir viņa tur augstākais potenciāls. Šajā šī psihe nevar pieņemt. Un, protams, ka es nebiju izņēmums. Bet es sāku padrusciņai tur kaut ko darīt, un es saskatīju to kruto sajūtu. Tas bija pirmais, ko es laikam novēroju, ka es vienkārši jūtos savādāk. Es pasauli sāku redzēt savādāk, es visu sāku redzēt kā, iespēja tur. Tas ir droši, šitais ir droši. Nav vairs tā, ka visiem tur man jāsēž šitā te un ko man pateica, to es izdarīju. Es atļāvos sev darīt, ko es gribu, un es jūtos tik ļoti kruti. Un tas bija tas brīdis, kad es, pēc tam, kad es to roku salauzu, man bija tāds laiks visam tam, to visu pētīt, skatīties, un tā, tas viss tā ļoti, vienlaicīgi viss notika, un man grūti izdalīt, atsevišķus kādus periodus, tas viss tiešām gan kritumi, gan kāpumi, viņi vienlaicīgi visi notika, un tiešām visu laiku šitā te. Un tas bija arī iemesls, kāpēc es gāju strādāt uz to advokātu biroju un pēdējo, no kurais aizgāju. Mani tur uzaicināja strādāt, tas jau bija tāds, wow! Es tur gāju strādāt ar domu, ka es pastīšos, vai man patīk jurisprudence, vai es vispār gribu tur turpināt, jo no iepriekšējā biroja es aizgāju un man likās, ka es izdegu. Bet tad es sāku domāt, vai man vispār patīk tas, ko es daru vēl, un vai tas tiešām ir tas, ko es gribu darīt. Un tāds bija mans mērķis, es tur gāju strādāt, un es, par Itālijas braucienu es jau pastāstīju, es sapratu, ka tas vienkārši nav tas, ko es gribu darīt. Es ļoti novērtēju visas tās pieredzes un ļoti krūti bija un ļoti patīk visi mani kolēģi, ar kuriem es esmu strādājis. Man vienmēr ir veicies tādā ziņā, bet tas nav tas, ko es gribu darīt. Un tas pamazām man palīdzēja ļoti forši izdzīvot to pusotru gadu, kamēr es biju birojā. Es redzēju, cik ļoti tie ieteikumi strādā, kad es viņus pildu. Vienalga, kur tu esi, tu strādā algotā darbā, tev ir sava uzņēmēja darbība. Nav nozīmes, tu vienkārši, tevs stāvoklis ir savādāks, tu jūties citādāk kā cilvēks. Un attiecības, protams, tā bija pirmā lieta, kura uzlabojās ļoti operatīvi, bet, protams, tur arī man bija tie milzu atkritieni un tās briesmīgās situācijas, un man to visu, šito te,
tagad nav tik traki, jo man to salauza, tad manās smadzenēs es pārlūza tajā brīdī, kad es pārstāju vainot sevi par to, ka man nesanāk. Jo katru reizi, kad bija tie briesmīgie kritumi, es uzreiz kritu iekšā tādā milzīgā sevis vainošanā, kas ar mani nav kārtībā, un kāpēc es nevaru normāli, tā kā rekur, es taču tik daudz šito daru, to daru, kāpēc es nevaru normāli, kas man nav ok. Un tad, kad šo te paternu es pārtraucu, tad man sākās daudz mierīgākas arī tās izaugsmes lietas. Vienalga, man ir bišķi savādāk nekā tāds standarta stāsts, bet man nebija vairs tādu milzīgu atkritienu, jo es pārstāju sevi vainot. Kāpēc tā ir? Es to dodu arī es to stāstu arī cilvēkiem, kuriem es, piemēram, savus iedegšanas mehānismus sūtu, jo tas ir svarīgi. Ne visi, kuri viņus saņem, ir tādi super apzināti. Un tā ir, tas, kā tas strādā, ir īstenībā ļoti elementāri. Es izstāstīšu arī jums, viņu ļoti skaisti var izstāstīt uz jurisprudences piemēru. Tagad varat iedomāties, ka kā ir krimināltiesībās. Ja kāds ir vainīgs, tad viņu soda vienmēr. Un tieši tas pats strādā arī mūsu psihē. Tad, kad mēs sevi par kaut ko vainojam, mēs zemapziņā, neapzināti sevi sodam. Un kad notiek uz sūdīga situācija, tas pats atkritiens. Es sevi sāku par to vainot, un es vienkārši radu tādā veidā nākamo atkritienu, tāpēc, ka kaut kādā veidā tam sodam ir jāizpaužas, tā kā viņam kaut kur jāiznāk ārā. Un, ilgtermiņā tādā veidā funkcionējot, mums personībai paliek ļoti grūti, jo tas tā nestrādā. Tas tā nestrādā. Es sevi tagad nodarsīšu, un tad viss būs tur baigi skaisti un labi. Tas ir, tā ir tāda tikpat muļķīgi, kā mēģināt dabūt mīlestību no cilvēka caur manipulācijām. Tā ir vienkārši nestrādājoša schēma. Viņa nestrādā un viss. Un, tad, kad es to sapratu, tad man bija tāds fucking hell, ar ko es nodarbojos. Un manas smadzenes ir uzbūvētas tā, ka, ja viņām kaut kas saliekas kopā, tāds, es sapratu, būs pāris reizes, es iziešu cauri atkal, tur bišķi kaut kur apdedzināšos, bet man pieliks. Es jau šobrīd zinu to savu ceļu, es saprotu, kā man tas strādā. Es zinu, ka tā būs, un tā arī bija. Un man šis te pieleca. Un tad pāris reizes vēl mēģināju iekrist tajā, kas man vainas visu šito. Principā tā arī ir sava veida upuru loma. Un pāris reizītes es tam izgāju cauri, jau ar tādu apzinātu pieeju, jo es sapratu, kas notiek. Un tāds, no. Un katru reizi, pat vai pēc tam jau, vai jau procesā, un katru reizi ir vien tuvāk un tuvāk. Tad, no tās situācijas iemācies izlakt ārā, un tad vienā brīdī tev, pat ja viņa atnāk, tu vairs nereaģē uz tādām lietām. Un šobrīd, piemēram, es nezinu, kur es sevi vainoju. Arī, piemēram, strādājot ar ļoti daudz cilvēkiem, es kļūdos. Relatīvi bieži, tas ir normāli, es uzņemos šo risku. Un es kļūdos kaut kur, kādam kaut kas ne tas tiek nosūtīts. Kaut kur dzimšanas dati tiek kas atšķirēt. Iedomājiet, ka atnāk tur kaut kādi 130 pasūtījumi, tur kaut kas var nočakarēties. Un es nespētu izturēt to agrāk, tāpēc, ka es par visu sevi vainotu. Es kristu pārdzīvojumos, depresijā. Šobrīd es sajūtu to, ka man sākas stress, es mobilizēju sevi, tad es parunāju ar to pašu Dairi, piemēram, visu izstāstu izrunājam, mēs to sakārtojam, un tā situācija aiziet prom, un es sevi nedēļu pēc tam nevainoju par to, kā es tā varēju, nabaga cilvēki, kā es tā vēl naudu par to prasīju. It doesn't exist, tāpēc, ka tas ir process. Un es parakstījos uz to. Es varu to arī nedarīt. Ja es gribu mierīgāk, es varu to arī nedarīt. Un, un tā otra daļa tam visam, tevis vainošanai, ir tas, ka cilvēkiem liekas, es sapratu, labi, es tagad tur pateikšu savu spogulī paldies un vairs nevainošu sevi, un tad viss sakārtosies. Tā arī, diemžēl nenotiek, jo ir veidojas uzkrājuma efekts. Mēs sevi vainojam, un caur pātagas metodi ir etikas strādā. Un šeit tieši tāpat, ka mūsu smadzenes tādā veidā neko nedarīs. Viņām arī vajag algu, tāpat kā darbiniekam, piemēram, vajag algu. Un viņas dod mums impulsu rīkoties, tad, kad mēs
attiecīgi norēķinamies. Un tad, tāpat kā darba tiesībās, arī cilvēka smadzenēm ir tas pats process, tur notiek, viss ir viens. Un tādas analoģijas var piemeklēt miljoniem. Un arī tur, ja mēs nemaksājam darbiniekam algu, tur 3 mēnešus, 2, diršam virsū vēl viņam visu laiku. Vienā brīdī viņš pateiks, sorry, es eju prom no šejienes. Tas nav izturams. Mūsu smadzenēm nav tādas funkcijas. Viņas nevar pateikt, das ir dos. Viņas savādāk vienkārši signalizē savu neapmierinātību ar esošo situāciju, kā tas izpaužas, neko negribu darīt, sabotēju visu iespējamo, enerģijas nav, impulsa rīkoties nav, saņemties nekam nevaru, un mums liekas, neko nevaru izdarīt. Un tad es izstāstu to konceptu par sevis vainošanu, par to, ka smadzenēm arī vajag, viņām neder pātaga un visu laiku kaut kāds nosodījums, viņām arī vajag algu maksāt, vismaz paldies pateikt par to, ka jā, bet, rekur Sandra malacis, bet tu sagatavoji tiem 130 cilvēkiem to saulesvedukšanas mehānismus, you did it. Un kaut kādas tur, 2, 3 tur kaut kāda kļūda bija, bet you did it. Un smadzenes sadzirdot šo te paldies, bet you did it, viņām ir tāds, darīsim vēl. Un tad, kad notiek konstanta tā sevis vainošana, tādas reakcijas nav no mūsu smadzenēm. Viņām tāpat jau ir grūti, un mēs tikai apgrūtinam ar saviem kodiem domāšanas modeļiem to visu procesu un to stiepšanos, attīstību, stresa menedžmentu. Un, un tad daudziem liekas, ka labi, es tagad sākšu teikt savu spoguļu priekšā, paldies. Tas tā nestrādā. Ja mēs tur 5 gadus, kāds visdrīzāk, ka tie ir 20+ gadi, esam dzīvojuši caur to sevis vainošanas prizmu, tad paies zināms laiks, kamēr tas mainīsies, un tur nepietiks ar paldies. Tur ir jāizbrauc atvaļinājumā, tur ir jāparūpēs par sevi uz masāžām, jāpastaigā, un tad smadzenēm pieliks, ka paldies. Tā apbalvot sevi, tieši tā, tas ir tāpat kā tam darbiniekam, viņam tagad nemaksāja to algu 3 mēnešus un visu laiku vienkārši dirsa virsū, un tagad tāds, nē, bet mēs tev tagad sāksim maksāt, paldies tev, ka tu atnāci. Viņam būs pie vienas vietas, viņš grib, lai viņam kompensāciju samaksā, tas ir elementāri. Man liekas, tas, ko cilvēki bieži vien neapzinās, ka mums pašiem pret sevi jātiecas, un tā arī ir ar sevi jārunā un jādomā savā galvā, ja tas iekšējais monologs. Tieši tāpat, kā tu runātu ar cilvēku, kuram tu novēli izdošanos un visu tā kā. Un mēs to bieži vien aizmirstam, tāpēc tās attiecības un tas iekšējais monologs un sajūta ir super svarīga. Man nenormāli nocipīja tavs pasniegšanas veids, kā tu šo izskaidroji. Es pat to konceptu par to, cik spēcīgi mūsu vārdi mūs ietekmē, man pat podcasts ir par to tēmu. Es pati redzu, kā manā dzīvē tas strādā, attiecīgi sāku dalīties ar to tālāk un runāt ar citiem, jo tas ir ļoti elementāri. Ir tās 3 sastāvdaļas mūsu domas, vārdi un darbi. Un tad 4. ir tipi rezultāti, bet tie ir rezultāti. Atkarīgie, tie mainīgie būs šie 3, un rezultāti vienmēr būs atkarīgi no šiem mainīgajiem rādītājiem. Un tā ir. Un tas, ko es domāju, ietekmē to, ko es runāju, un tas, ko es runāju, ietekmē to, ko es daru. Un, protams, ka tas, ko es daru, beigās radīs manus rezultātus. Un ja tas sākas jau šeit, un daudziem liekas, tak nekas tāds, tas taču smieklīgi, tas ir prikols kaut kāds. Vēl ir argumenti, protams, ka kas man tagad par katru vārdu jāpiedomā? Nepiedomā. Tur ir neko nedarīts. Just do what you want. Es gribu savu krūtas rezultātus. Es domāšu par katru savu domu. Es domāšu, ko es domāju, kā es pret sevi izturos, kas ir man apkārt manā telpā, ar ko es komunicēju, ko es ielaižu savā dzīvē, kam es atļauju būt savā dzīvē, kam neatļauju būt savā dzīvē, ko es runāju dienas beigās, kādu mūziku es klausos. Es par to domāšu. Ar kādiem dvieļiem es slaukos. Arī. Es par to domāšu, tāpēc, ka mani uztrauc tas, kas ir atkarīgs no šiem 3 mainīgajiem. Tās ir tās 3 lietas, kuras tu vari ietekmēt. Jā, tie ir mainīgie. Bet te ir atkal jāuzņemas atbildība par to. Protams, tas ir, viss atgriežas tur. Viss atgriež pie pamatiem. Jā, ka daudziem ir tāds, ko tur čakarēties, bet rezultātus grib visi. Visi grib daudz pelnīt, laimīgas attiecības, foršu ģimeni.
visi grib šivo, bet neviens negrib darīt tās lietas. Arī es to novēroju arī starp cilvēkiem savā auditorijā, tādu tendenci, ka tur, kur vajag vienkārši paklausīties, vienkārši parunāt un pāanalizēt manu dzīvi, kā es kaut ko daru, tur paskatīties manu piemēru ļoti liela iesaiste. Tiklīdz es pastāstu, piemēram, kā es atrisinu kaut kādu situāciju, kā es viņu atrisinu. Visbiežāk tie ir elementāri mehānismi, piemēram, pateikt, parunāt. Tev kaut kas nepatīk, pasaki, ka tev nepatīk. Nokomunicē. Nulle iesaiste. Reāli 2-3 cilvēki paņem to tāds, jā, paldies, es neiedomājos, ka tas ir tik elementāri. Lielākajai daļai nevar būt. Pārāk vienkārši tieši tas pats ar to, ko mēs runājam, ko mēs domājam. Noteikti ir kaut kāda super sarežģīta atslēga, pie kuras es vienkārši to nezinu, es tur nevaru nokļūt, man nav tik daudz naudas, nav tik daudz kontaktu, tāpēc es neuzzināšu to miljardieru atslēgu un tā tālāk. Viss ir tepat. Un cilvēki ļoti labi var attaisnot savu bezdarbību, tāpēc, ka, bet es nevaru tam piekļūt, man nav šīs atslēgas. Tas man nav pieejams, tāpēc es turpināšu tur, kur es esmu, tā vietā, lai sāktu ar šo mikro līmeni un to, kas visus ietekmē. Un tas strādā pilnīgi visiem cilvēkiem, tur nevajag natālo karti skatīties. Piedomā pie tā, ko tu domā, ko tu runā, kādu mūziku tu klausies, ko tu dari beigās. Bet tas viss būs atkarīgs no tā, ko cilvēks domā un ko viņš pēc tam izdod ārā no sevis. Tāpēc jau ir tik daudz coachu, kas strādā ar cilvēkiem. Viņus vajag tik daudz un nav par daudz nevienā brīdī. Tāpēc vajag tik daudz cilvēku vispār, kas ir palīdzošajās profesijās, kas vienkārši palīdz noturēt to stāvokli, kurā tu domā tā, kā tu gribi, nevis tā, kā sanāk. Jo tas arī ir milzīgs darbs. Tas ir mentālo muskulīti trenēt. Ir tieši tikpat sarežģīti, ja ne sarežģītāk, kā iet katru dienu uz zāli un trenēt savus fiziskos muskuļus. Tas ir tieši tas pats process, tā pati disciplīna. Un daudziem liekas, ka tas nav svarīgi. Labrīt. Nezinu. Kas ir svarīgi? Gaidīt visu dzīvi kaut kādu ģeniālu atslēgu, kad kāds iedos tur multimiljardieru praksi. Ka pilns Instagrams ir ar kaut kādiem tur reklāmas sponsorētiem tiem video. Es atklāju noslēpumu, tur bla bla bla. Yeah, right. Noslēpums ir ļoti elementārs. Viss ir elementāri, arī visas iespējas mums ir deguna galā. Kad sāc pētīt cilvēkus, strādāt, piemēram, tām pašām ar natālo karti strādāt, ir vienkārši zelta bedra. Tu redzi uzreiz cilvēka zemapziņas portretu. Tev vienkārši neviens nevar samelot vairs. Un sākumā, kad es sāku strādāt, man, protams, bija ļoti daudz šaubu par pašu instrumentu, par astroloģiju kā tādu, jo es nezinu. Kā es varu zināt? Es uz sevis nepārbaudīju vēl. Un sākumā arī man bija visi tie kritieni milzīgi, un man arī bija ļoti daudz, nekas nestrādā. Un tad, kad tu norūdies ar laiku, tu redzi, ka nestrādā viņam, protams. Tur ir tādas diagnostikas metodes, kā var saprast, cilvēks melo vai viņam dzimšanas laiks, piemēram, ir nepareizs. Jo tad, kad cilvēks atnāk, viņam viss ir reāli super forši, viņš vienkārši nāk pēc kaut kādas sarunas, tur apstiprināt to, ka viņš visu kruti dara, un viņam vienkārši reāli viss iet, un es viņam stāstu kaut kādas pretējas lietas. Tur ir tiešām jāskatās, visdrīzāk viņam dati ir neprecīzi. Bet tad ir visizplatītākais variants, kuru es piedzīvoju ļoti bieži, kad cilvēkam, piemēram, viņš nevar realizēties profesionāli, viņam ir sūdīgi attiecībās vēl kaut kur, un es viņam dodu instrumentus, ko tev darīt, lai tās sfēras uzlabojas. Viņam tāds, tas nav par mani, šito es nevaru, to es arī nevaru, tas manis neinteresē. Un tad šeit ir ļoti labs jautājums. Kā tev liekas, kāpēc tavā dzīvē ir šobrīd tādi rezultāti, kādi viņi ir? Visdrīzāk, tu vienkārši dari ne to, ko vajag. Un tāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir. Es tev dodu lietas, tu vari darīt to, kas tev strādās, un attiecīgi uzlabos šīs dzīves sfēras, kuras tu gribi uzlabot, bet darīt vajag. Un to vajag atzīt sev un atļaut sev darīt, jo tas arī ir, kāpēc cilvēki tā reaģē, tāpēc, ka psihe jūt, ka būs pizdēts. Tāpēc ir visas tās pretreakcijas. Nevelti psiholoģiju studējot, studentiem māca psihoaizsardzību tēmu. Kad cilvēks kādā veidā viņš ieslēdz iekšā to
Visi tie aizsarga mehānismi, noliegums, izstumšana, visu to faktu. Cilvēki tādā veidā sargā sevi, un es neko neatšķiros. Es saskaros tieši ar tādiem pašiem cilvēkiem, ar tām pašām reakcijām. Tas bija iemesls, kāpēc es izdomāju pastudēt psiholoģiju, jo man tāds, kaut kas nav līdz galam, kaut ko es nesaprotu. Un tad es arī pastudēju, 3 moduļus izstudēju MBA studijās priekš sevis. Lai es vienkārši saprotu tādas bāzes lietas, kā strādā cilvēka psihe, kā viņa ir uzbūvēta, nevis intuitīvi, bet, lai man ir kaut kāda skaidra bāzīte, paplašināt to savu redzesloku, jo tas ļoti daudz iedod. Jebkuram speciālistam, tāpat kā astroloģija, man liekas, jebkuram bāzīti būtu jāzina. Tas vienkārši ļoti atvieglo lēmumu pieņemšanas procesu. Dzīvi nē, jo tad, kad viņa ir viegla, tad ir garlaicīgi un interesanti. Bet tā ir daudz jauc to, ka astroloģijai būtu tagad jāatvieglo dzīvi. Viņa padara viņu piepildītu, piesātinātu, interesantu un foršu, bet nevienā brīdī es nevienam neesmu teikusi, ka ir vieglāk. Arī man, ja es salīdzinu tagad Sandru pirms 3 gadiem, kurai viss bija tur pa slimnīcām staigāja, es bija 100 reizes vieglāk nekā šobrīd laist projektus, pārdot kursus, strādāt ar cilvēkiem. Daudz vieglāk. Sēdēt tajā, kur tev ir nosacīti maz atbildības, maz kaut kādu lietu, kuras tu dari, kuras tu uzņemies, un tu vienkārši tur straglo pa dzīvi, visi citi vainīgi. Elementāri. Mums ir daudz... Jā, reizēm tajos brīžos, kad man bija grūti, es tiešām atceros arī tos savus laikus, kad es biju tādā izteiktā upura pozīcijā un viņā dzīvoju. Un tiešām tāds reāli tur bija vieglāk. Tur vienkārši visi bija slikti, visi bija vainīgi. Un es vienkārši tāda nabadzīte, kuru tā kā neredz, cik es esmu lieliski. Tagad tāds, reāli ir jādara. Ir jāuzņemās atkal tā atbildība, bet bez viņas nekur. Un tā ir. Un Sandra, tev tavā ceļā, tu ir daudz un ļoti lieliski jau padalījies ar dažādiem arī saviem izaicinājumiem. Un es domāju, pajautāt tev tādu jautājumu, kā tev ir bijis tieši no šī skatu punkta, ka astroloģija ir tāda ezotērika, vai tev ir bijuši izaicinājumi vispār par to runāt, vai varbūt tu esi saskārsies ar kaut kādu pretestību no sabiedrības, varbūt no radiniekiem, varbūt vispār lielākā vēl mērogā. Jā, astroloģija. Tad, kad es sāku, viņa bija ļoti tabuizēta vēl. Ļoti. Arī manā galvā īstenībā, jo tas, kā es domāju par realitāti, viņa tāda arī ir. Un tajā brīdī, es arī domāju par viņu tā, ka astroloģija ir tabuizēta. Šobrīd man tā vispār neliekas. Astroloģiju ļoti plaši izmanto, vienkārši daudzi par to nerunā, tāpēc, ka kaut kādu savu iemeslu dēļ. Es arī komunicēju ar ļoti foršiem, interesantiem cilvēkiem un arī tādiem, kurus daudzi zina, un neviens nezina, ka viņi šeit par astroloģiju. Un, tā ir mana privilēģija. Un tas man, protams, ar laiku visas šīs sarunas ar cilvēkiem un arī darbs ar klientiem, darbs ar sevi, man ir ļoti noņēmis nost vispār to tādu kaut kādu tabū no astroloģijas, kaut kādu vispār nodalīt tur ezotērika, kaut kādas citas metodas, psiholoģija, viss šis. Priekš manis tas ir viens. Man arī nav vēlmes šobrīd, iet un pierādīt, astroloģija ir zinātne. Nav. Astroloģija vispār ir valoda, un astrologs jebkurš vienkārši mācās nolasīt šos simbolus un interpretēt viņus. Tāpat kā mēs mācāmies jaunu valodu, spāņu valodu, tāpat arī es mācījos astroloģiju, lai varētu tulkot no astroloģiskās uz cilvēcisko valodu. Tas ir tas, ko es iemācījos. Un tās zināšanas, viņas ir izkoptas paudžu paudzēm, viņas ir daudz senākas nekā jebkurš no mums. Un kas es esmu, lai to apšaubītu? Sevišķi tad, ja man tas tik kolosāls iespējas dzīvē ir atvēris, es neuzskatu, ka esmu kaut kāds dievs, lai apšaubītu astroloģijas pareizību, viņas eksistences pamatojumu vai vēl kaut ko. Es izmantoju, man patīk, that's it. Un ģimenē vispār 0 pretestības bija. Visi par mani ļoti priecājās. Vienīgā pretestība bija attiecībā uz dzīvokli, kad es viņu pirku. Jo mammai bija tāds, kas jums laukos slikti. Bet arī to es ļoti ātri atrisināju. Dairis teica, ka viņš ļoti lepojas ar to, kā es esmu izstrādājis vecāku tēmu. Viņš šobrīd jau runā tādos vārdos. Jā, jo
arī tad, kad mammai bija tās, nu, kādas pretenzijas, nu, viņai bija, nu, varbūt kaut kāds šoks, nezinu. Tad es palūdzu vienkārši par mani priecāties. Un es tā runāju ar vecākiem, jā, kad viņi nesaprot kaut kādus lēmumus manā dzīvē, bet man tas ir svarīgi. Es vienkārši viņiem tiešā tekstā prasu par mani priecāties, jo es jūtos laimīga. Un, nu, tur nav arī nekādas rakešu zinātnes, ļoti elementāri īstenībā. Un viņi priecājas, viņi sāk reāli priecāties. Jo tas ir patiesi tas, ko viņi grib. Jā, un tā ir mana realitāte. Manā galvā mana mamma un tētis ar mani lepojas, viņi ir priecīgi par mani, viņi mani pieņem tādu, kāda es esmu, un es saņemu tieši to pašu. Agrāk es tam neticēju, un es visu laiku arī viņiem mēģināju pierādīt, ka esmu gudra, kruta, kāpēc es gāju uz tām arī stipendijām. No vienas puses ir reāli finansiāli izdevīgāk, no otras puses es varēju neiet uz to un strādāt paralēli, un arī, nu, tā kā mācīties tā 50-50, ko normālus rezultātus dabūt, bet, nu, tā kā pelnīt savu naudu. Bet es to nedarīju, tāpēc, ka man vajadzēja pierādīt, ka esmu pietiekami laba, lai mani mīlētu. Un šobrīd es vienkārši pasaku viņiem, kā viņiem ir jādomā. lai es pārsilēdu. Bet, nu jā, tas, kam es ticu, tas man arī ir. Un viņi ļoti par mani priecājas. Abi divi, gan tētis, gan mamma. Katru reizi, kad es atbraucu mājās, viņi ir super excited par maniem rezultātiem. Vispār, nu, jebkādiem. Viņiem vienalga ir godīgi. Viņi pat nezina. Viņi nezina ne ciparus, neko. Viņi vienkārši, nu, tā kā redz, ko es izstaroju, kā es jūtos. Un viņiem jau kaifs no tā. Un vienmēr tētis tur arī iesaistāts ar saviem biznesa padomiem, protams. Un mamma vienkārši seko man Instagramā, skatās, ko es daru. Viņi abi divi man ļauj runāt arī par vecāku tēmām un godīgi stāstīt, kādas ir manas attiecības ar viņiem. Un tētis vienkārši nesērfo Instagramā, es viņu jau 100 reizes piedāvāju, bet viņš vēl nav pieregistrējies. Bet mamma sēž, jā, viņa skatās, ko es daru, seko man līdzi, liek sirsniņas, dažreiz komentē kaut ko, kad viņai pašai ir tam visam laiks. Un es nesaskāros no viņiem ar pretestību, jo tajā brīdī es jau ticēju sev. Iepriekš es visur redzēju pretestību no visas pasaules, no visiem iespējamiem cilvēkiem. Arī no draugiem, ja godīgi. Man ir kolēģi bijušie, kas ir mani klienti, man ir kursabiedri bijušie, kas ir mani klienti, un man nav nērti ar viņiem runāt. Protams, ka visur, sākumā, kad tas ir jāizdara, man ir kaut kādas bailes iekšā, tāpēc, ka tā ir jauna pieredze. Tas vienkārši tad, kad griežamies, ka tā psihe cenšas pasargāt, jo viss jaunais ir kaut kas bīstams. Jo arī, tagad mēs ceļojām, un mēs arī, iepazināmies ar cilvēkiem visādās tur, tajās pieredzēs, meistarklasēs, vēl kaut kur. Un tas arī ir, priekš manis bija izaicinoši, jo visi prasa, ar ko jūs nodarbojaties, jo tas ir tāds interesants jautājums, ka tu redz, ka cilvēki ceļo un viņi stāsta, ka viņi bija tur. Vai ko jūs darat to? Kāpēc jūs varat tik daudz kaut kur braukt? Un, tad mēs stāstam, kā ir, un man ir jāpasaka, ar ko es nodarbojos, negribu melot. Un tas arī tā kā iekšā tricina riktīgi, bet tad ir tāds, un viss. Neviens, man liekas, vienīgais rēcīgais komentārs bija, tad, kad mēs tās trifeles gājām meklēt no tā vadītāja. Viņš tāds, kas tur tagad labas zvaigznēs? Jā, un visi pārējie uztver to kantu, ka, normāla lieta. Tas, kas visus šokē, protams, ir tā transformācija no jurisprudences uz astroloģiju, bet arī par to jau arvien mazāk cilvēki sāk šokēties, jo manā galvā arvien mazāk ir tāds nesavienojamais. Tā kā man tāds, pilnīgi normāli pārējais. Viens, ļoti līdzīgas lietas īstenībā, un savā ziņā ir līdzīgas. Un tad sākumā es saskāros ar kaut kādiem komentāriem ļoti maz. Instagramā bija viens bijušais skolas biedrs, kurš viņš atklāti vienkārši nodirš astroloģiju, un tad viņš sāka nodirst mani. Un es viņu vienkārši nobloķēju. Es viņam, protams, tajā brīdī, kad tas bija sen, un tas bija ļoti zaļš gurķis šajā lauciņā, tad es ar savā galvā, protams, viņam visus iespējamos orgānus norāvu nost, bet tas bija tikai manā galvā. Un tā tad bija viena meitene, kas man kaut kad sāka prasīt, kur es esmu kaut kādā psihologu sarakstā, tad es viņai mēģināju izskaidrot, ka es neesmu, un tas nav viens un tas pats, un kur es aprakstīju, ko es daru, un kas ir astropsiholoģija. Un, tad viņa ļoti ātri arī atmetās. Un,
bija vēl viena meitene, kas man, es par to arī laikam runāju kaut kur, vienā no podkāstiem, viņa man pārmeta par to, ka viņa ienāca manā profilā un viņa gaidīja nopietnu astroloģiju, bet es ar kodu mārketingu nodarbojos. Es nerakstu šitādus garus postus, man istorija nesastāv tikai no tekstiem un tikai no gudrām grāmatu atziņām, ka viņai tas nepatika. Un, tagad es saprotu, kāpēc viņa toreiz manā dzīvē ienāca, jo tad, kad viņa atnāca, es vēl centos ļoti atbilst kaut kam, pareizi. Es arī meklēju visu laiku, kā pareizi vajadzētu Instagramā darīt lietas, kas būtu jādara, kas tur interesē to un to. Un es ļoti maz dalījos ar sevi, tā kā es teicu, es ļoti vēlu vispār pastāstīju, kā es nonācu pati līdz astroloģijai. Un tad es... Tagad, skatoties pati, es vienmēr pie cilvēkiem vispirms meklēju sadaļu par mani, vai kaut ko tādu, kur var viņu ceļu izlasīt, vai paklausīties, vai kaut ko, un tad es pieķeros tai personībai. Savukārt man ļoti ilgi, līdz pirms pāris mēnešiem tikai parādījās tāda sadaļa par mani. Un ļoti ilgi nebija. Un tā meitene vienkārši atnāca man toreiz pateikt, ka Sandra, come on, tu mēģini darīt, kā citiem vajag, es parasīšu, kā man vajag. Un viņa nemēģināja man norādīt uz kādiem maniem trūkumiem. Patiesībā tas viņas mērķis, kāpēc viņa ienāca manā dzīvē, bija man pateikt, lai es daru tā, kā es gribu un tā, kā man patīk. Un viņa vienkārši savā veidā man to norādīja un to uzsvēra manā dzīvē. Vienkārši toreiz es nemācēju nolasīt viņas ziņojumu, un es to uztvēru kā uzdirsienu. Šobrīd es saprotu, kas tas bija. Cik skaisti, kad mēs iemācāmies caur šādām lietām, kā tu saki, nolasīt to, ko patiesībā tas mums var sniegt, kā tas var palīdzēt mūsu izaugsmē, ne jau saskatīt tajā kaut ko sliktu vai ka pasauli pret mums ir nelabvēlīga. Tieši otrādāk vienkārši ir dažādi veidi, kā mums cenšas varbūt nokomunicēt to ziņu. Jā. Ir vispār tāda dvēseļu teorija, es nezinu, kur es viņu dzirdēju, bet tā nav manis izdomāta, ka mēs visi šeit esam, lai mācītos, dvēseles atnāk, lai mācītos, būtu pieredzes kaut kādas, un mēs tādā tīri dvēseļu līmenī ar cilvēkiem, kas mums atnāk uzdirš, piemēram, kaut ko pasaka, kaut ko, kas mums nepatīk, kaut kādā tur Instagram live pasaka par apvainošanos, kaut ko, kas mums ļoti sāpīgi. Mēs ar viņiem dvēseļu līmenī esam vienojušies, ka viņi mūsu dzīvē ienāks, un tajā posmā, kad mums to vajadzēs, ja mēs nebūsim sapratuši jau līdz tam kaut ko, ka viņi izspers ārā to. Un tad, kad mums, piemēram, mamma saka, tev vajadzētu tur vīru atrast jau. Varbūt vajadzētu. Varbūt, kā tev liekas, kāpēc tu to dzirdi? Varbūt tāpēc, ka tā ir tava patiesā vēlme, tu šobrīd tur riktīgi mauc karjeras ziņā un esi nolikusi malā savas attiecības, bet apmierinājuma par dzīvi nav, tāpēc, ka nav attiecību, piemēram. Tas ir vienkārši piemērs, katram tas ir savs. Ja tur, cilvēki kaut ko uzdirš par lieko svaru, bet varbūt body pozitīvi īstenībā nav tas, kā tu patiesībā jūties. Varbūt tev īstenībā gribi aiziet uz zāli un sākt veselīgi ēst. Un tā, kad tu sāc skatīties uz cilvēkiem un to, ko viņi saka, visas tās nepatīkamās lietas, tu redzi pilnīgi savādāk. Kad tu uz viņām skaties kā uz savu personīgo lūgumu tev to pateikt, lai tu sadzirdi kaut ko, ko tu negribi redzēt un dzirdēt šobrīd, jo ir miljons tur slāņi ar kaut kādām nevajadzīgām lietām galvā, tad pilnīgi savādāk sāc dzirdēt tādus cilvēkus. Un arī tos, kas atnāk kaut ko Instagramā, uzraksta vēl kaut kur pasaka, vienīgi nevienmēr tas ziņojums ir tik tiešs. Un tur arī ir jāmāk viņu nolasīt. Un ja tas mūsu vidē nonāk, tas kaut ko mums nozīmē. Sevišķi, ja mums tas izbesī. Un arī tā pati informācija, kura nāk atkārtoti pie cilvēkiem, kāpēc viņa nāk, tāpēc, ka tu nelieto viņu, tāpēc, ka pirmajā reizē un 15. tu vienkārši dzirdēji, bet neko nedarīji un neizmantoji. Ka visam ir nolūks un viss ir mums par labu. Un es esmu tās filozofijas pārstāvis, ka dzīve notiek nevis ar mani, bet priekš manis. Jā, es tā dzīvoju un es tā arī jūtos. Un tad, kad mēs tikko bijām ceļojumā, tur bija kaut kādas nesevišķi patīkami izdevumi.
kuros varētu pateikt, jā, šim mums apčakarēja, tagad dzīve apčakarēja, padirsām naudu, vēl kaut kas. Kā es to redzu, tā, ka es samaksāju par kaut ko, kas man neatnāk savādāk, piemēram, veselības problēmās vai kaut kā tādā, un ka tas, kur es cipa padiršu naudu, patiesībā ir vienkārši norēķināšanās visvienkāršākajā veidā pasaulē ar naudu par lietām, kuras ar mani varēja notikt. Un tas ir tā ļoti dziļa ezotēriska tēma, tur ir ar visu to kā mēs ko kompensējam un tādas lietas. Bet jā, arī to es redzu, ka tas nav ar mani, bet priekš manis. Paldies, ka es varēju samaksāt ar 200-300 eiro, nevis ar savu veselību vai ar kaut kādu savu laiku vai vēl kaut ko. Es tā redzu lietas. Man liekas, ļoti daudz super fantastisku atziņu šodienas mūsu sarunā. Un tādā noslēgumā varbūt tev ir novēlējums tiem cilvēkiem, kuri varbūt vēl ir tajā pusē, kur viņi vēl baidās, kur viņi baidās uzņemties arī to pašu atbildību vai rīkoties, bet viņiem ir tie sapņi. Kas būtu tas, ko tu viņiem novēlētu? Es viņiem noteikti salsīšu novēlētu, bet tas tā. Bet es esmu kaut kur teikusi, varbūt, bet tas, priekš manis personīgi pašai tā frāze vienmēr ir bijusi ļoti motivējoša, ka vienkārši dari. Kaut ko dari, vienalga ko. Ja gribās kaut ko mainīt, ja jūti, ka kaut kas nav kārtībā, bet tu nezini, piemēram, ko darīt, kā pareizi, nemeklē kā pareizi. Kaut ko sāc darīt. Vienalga, ko tur aizēj māju, sakārto, sapucējies, nomazgājies, aizēj dušā, svecītes iededzini. Kaut ko, ja sāc kaut ko darīt, vienkārši kaut ko, tev ir savi sapņi, tev liekas, ka tev nekas nesnāks, aizēj parunā ar cilvēku, kurš jau dara to, ko tu tur, gribi darīt, piemēram. Tā pati izpēta internetā. Apēti vismaz, spēr kaut kādus soļus. Man liekas, tā ir milzīga kruta privilēģija, ja cilvēks jau zina savus sapņus. Tas jau ir wow. Tas ir līmenis riktīgs. Pārsvarā cilvēki pat nezina, ko viņi grib. Un tur ir tāds, ka vienkārši dari jebko, kusties, jo kustība rada enerģiju. Neviena atpūta uz dīvāna nevienam enerģiju neradīs, tā ir milzīga ilūzija. Kaut kāda kafija arī nevienam enerģiju nedos, tā arī ir milzīga ilūzija. Enerģiju dod tikai darbība. Kaut ko darot, mēs ģenerējam enerģiju. Bezdarbība viņu nedod. Un kaut ko darot, kaut ko, kas tev liekas, neskalo podā tavus resursus, piemēram, es neieteiktu varbūt iet tur pabuhāt. Es domāju, ka pieauguši cilvēki to klausās arī prātā pieauguši un nerodas tādas domas, ka tas būtu tas, ko es ieteiktu, bet vienkārši rīkoties, kaut kur spērt kaut kādus soļus, jebko darīt, kas var kaut drusciņu pietuvināt saviem sapņiem vai arī ļaut saprast, ko tu gribi. Arī nezinu, ko es gribu, mēģini visu kaut ko. Ko es tagad darītu ar šī brīža prātu, tajā brīdī, kad es neko nezināju, es vērtu vaļā internetu un ietu uz visām meistarklasēm iespējamajām. Ja man nebūtu naudas meistarklasēm, es skatītos YouTube video par to kaut ko, meklētu kaut kādas tur, es taisītu pati sev mājās meistarklases DIY, kaut ko ietu darīt, ietu runāt ar cilvēkiem, rakstītu, ietu iepazīties, es ietu uz pasākumiem noteikti, jo tur cilvēki runā, viņi stāsta lietas, tev var miljonus idejas uzrasties. Tā, vienkārši darīt kaut ko, jebko. Super, paldies, tad ar šo arī noslēdzam un paldies tev par šo sarunu un par tavu dalīšanos. Paldies.